Sveiciens ikvienam, kurš ir pievienojies šim projektam Sarunas ar kakao. Man ir milzīgs prieks tevi redzēt šajā epizodē. Un paldies šīs epizodes sponsoriem Klikcentram un Namiņam Rīti. Šodienas epizode mums būs ar superīgu, kreatīvu, māksliniecisku būtni Lindu Īsteno, kur mēs runāsim par viņas ceļu līdz viņas projektam Perspektīva. Neaizmirsti uzspiest šim kanālam abonēt pogu, kā arī uzspiest laiku šim video, kā arī iedot mums 5 zvaigznītes Spotifyā. Milzīgs tev paldies, ka tu dalies, ka tu komentē un ka tu atbalsti šo projektu. Un aiziet! Čau, Linda! Man ir milzīgs prieks, ka tu šeit esi. Un visas epizodes sāku ar vienu liktenīgo jautājumu. To smago, dziļo artilēriju. Ko tev nozīmē iet savu ceļu? Godīgi sakot, es nezinu, ko nozīmē neiet. Man nav tāda... Es varu tikai kaut kā skatīties, kas notiek apkārt, bet tā caur sevi izjust, izjūtot, caur savu pieredzi runājot un tikai caur savu pieredzi runājot, tad es īsti nezinu, kā ir neiet. Tiešām, kā ir man, protams, bijuši kaut kāda posma dzīvē, kad tas ceļš ir aizgājis vispār kaut kur šķietam virzienā, kas ir tāds, konkrēti mans, bet liekas, ka tie posmi tāpat ir veduši. Viņi vienkārši ir aizgājuši tādu blakus stāciju, bet viņi ir tā konkrēti iezīmējuši pēc tam, kas ir mans ceļš. Ja mēs tā runājam. Jā, man liekas, ka priekš manis tā ir tāda dzīvošana, tāda tiešām dzīvošana tajā visā tādā, kas tiek iedots un ko tu vari paņemt no tā laika, kas šeit ir iedots. Un tādā tiešām plaukumā un saprast, netērējot daudz liek. Īpaši jau tad, kad es esmu tā konkrēti apzinājusies, ka tas, ko es tagad daru, tas vispār nav mans. Es eju gulētu bez absolūta gandarījuma sajūtas par savu dienu. Un tas nenozīmē, ka man visu vakaru ir ļoti liela gandarījuma sajūta pilna, bet kaut kur dziļi sirdī es jūtu, kad es esmu sajūtus, ka ilgāku laiku es atdodos kaut kam, kas nav mans, tad un ir pilnīgi skaidrs, ka ir jādod tas laiks, kurus veltu visam kam citam, kaut kam tādam, kas ir dienas beigās. Dod to sajūtu, ka pāri visām šaubām, pāri visām bailēm liekas, ka es daru to, kas man jādara. Ne jau es liekas, bet es zinu. Un liekas, ka tur var nākt visu pasauli un teikt pretējo, bet man tā sajūta ir. Jā, man liekas, tā ir dzīvošana. Priekš manis tiešām tā ir dzīvošana. Jā. Man liekas, ka ironiski vienkārši, ka tagad arī visas tās skaņas un viss tas tajā telpā tie kā neplānotie trokšņi, jo man liekas, ka tā ir tā daļa no tava ceļa, kad tev ceļā rodas visu laiku kā kaut kādas distrakšana un tev liekas, gribas iet tajā upurī, kad kāpēc ar mani tas notiek, kāpēc viņš tur sāka kaut ko tur darīt vai ne, bet tas ir par to, kā tu saki, to vienkārši ļaušanos, jo interesanti vienā no iepriekšējām epizodēm mēs arī runājām par to, ka tad, kad tu it kā neeji to savu ceļu, tu jau arī esi uz sava ceļa, Jā. Bet tur ir, man liekas, tas tāds Tā mazā robeža starp to, vai tu to dari tā kā apzināti, vai tu vienkārši eksistē. Samierinies, ka šis ir tas, kā tam ir jābūt tagad, un vispārējais ir neiespējams. Un kur tad es, un ko tad es, man jau nav šitais, vai man nav tas, lai kaut ko mainītu. Tāda samierināšanās sajūta, tad tas ir tā mazliet skumīgi varbūt. Bet es varu runāt tikai par savu pieredzi, un man tā samierināšanās arī ir bijusi uz brīdi, kad es tā kā pieņemu, tagad šitāda būs dzīve, tad es tā samierinos, ka nelaimīga sajūta manī būs visu dzīvi, un es tiešām centusies ar viņu aprast, bet kaut kas lauzās tomēr cauri, tās ticība bijusi spēcīgāk, kaut kā citādāk var to ikdienu pavadīt. Un par tām skaņām, kuras tu minēji, tieši, kad pie manis nāk uz perspektīvu,
Tad virs manis dzīvo ir vēl viens dzīvoklis, un virs manis dzīvo 3 mans puikas. Un, viņi tur, kā jau 3 mans puikas, viņi manā ideālajā pasaulē es jau tajā telpā varu gribētu ienest tikai tās skaņas, kuras es radu, un tajā pieredzē. Bet reizēm tā dzīve apkārt notiek, un mans tāds novērojums ir tāds, ka kad notiek tiešām, pēkšņi kāds izdomā tieši tajā brīdī, kad ir vajadzīgs, manā pasaulītē es izdomāju, ir vajadzīgs klusums. Pēkšņi tur blakus mājā urbi sienu, vai tur apmetumi kaut ko tur bruģi ņem nost, vai es nezinu, viss tās tā būvniecības skaņas. Un tad, tie mirkļi ir bijuši tādi ļoti labi skolotāji, kur man paša uzmanība pazūd, un kad dzīve apkārt notiek, kad notiks visu laiku kaut kas paņems mani no tā ceļa, kad tur tā iekšējā sajūta, jo viņi jātur tādu vertikālu. Man viens mākslinieks vienreiz teica, galvenais es vertikāli. Tas tik daudz ko nozīmē, tas bija skaisti, jā. Un turēt, nebūt tā izšķīstajās visās skaņās. Un tad es arī iedomājos, tu varētu domāt, ārprāts, man taču te vajag klusumu šajā podkāstā, lai var dzirdēt, un tagad tur kāds urbi, un kāds runā pa telpām un tā tālāk. Bet vai tas mainīs mūsu sarunas kvalitāti? Vispār nē. Tas, ko es pateikšu, vai tu pateiksi man, tas jāielaiž viņas iekšā, viņam tur ir vieta. Jā, interesanti arī, ka visbiežāk tās skaņas arī notiek, kā tu saki, lai kaut ko mums mācītu. Un tad, ja mēs atkal atgriežamies tajā upurī, kad kāpēc tas tagad notiek, tad mēs atkal novirzamies no tās apzinātības, jo es kaut kā to dzīvi esmu sākusi uztvert, ka viss, kas notiek, tas notiek priekš manis, man par labu. Un ja šī skaņa notiek, tad es vienmēr automātiski padomāju, kāpēc? Varbūt es tur baigi neieslīgstu un neanalizēju, bet es iekšēji sev to uzdodu, kāpēc? Un visbiežāk kaut kas jau uzspēlta, kaut kas jau uznāk, kā tu saki, vai tas ir par to centru, vai tas ir par vienkārši ļaušanos tai dzīvei un ļaušanos tām, jo tas visbiežāk jau ir tas mūsu prāts, kurš ir izdomājis to, tagad visam jābūt šitā skaisti, tur pēc kaut kāda ideālā dizaina. Un tad notiek pladāts kaut kāda tur dabas katastrofa vai vēl kaut kas, un viss tas aiziet pa pieskari. Un tā, man liekas, ir tā lielākā dzīves kaut kāda atslēga iemācīties vienkārši ļauties visam, kas nāk, un to ir tik viegli pateikt, bet nevienmēr to ir tik viegli praksē ielikt, jo ir kaut kādas situācijas kā šī, kas, labi, bet tad, kad atnāk tie lielie pārbaudījumi, vai ne, tad tas ir jautājums, kā tad mēs tās savas zināšanas pielietojam ikdienā, un tad varbūt kas ir tas, kas tev palīdz tām lielajām situācijām, tiem lielajiem mirkļiem saprast, es taču to visu zinu, par šito esmu lasījusi miljonus grāmatas, klausījusies podkastus, un tagad man gribas slīgt tur upurī, vai tur vainot pasauli, vainot to, Dievu un vēl nezinu ko. Un kā tu, vai ko tu sev saki tajos mirkļos, vai tu dari varbūt kaut kādas prakses, kas tev palīdz tiem posmiem izdzīvot cauri, viņus pieņemt? Kad kaut kas noiet galīgi ne tā kā plānots, un rada visu šīs emocijas, tad, ja ritīgi gribās emociju, tad es sev ļauju, es saku paņem kaut kādu laiku, piemēram, 2 stundas es varu ieslīgt tajā. 2 stundas, un pēc tam es kaut ko daru ar to, bet 2 stundas es izšķīstu tajā emocijā. Es esmu upuris, absolūti, es varu sūdzēties, un tad skatīšos, kas pēc 2 stundām notiks. Reizēm es iedodu tam bērnam, to sajūtu, tam iekšējiem bērnam. Es iedodu, labi, notiks šitā, kaut kur jau kaut kāds tāds, atkal mans iekšējais, varbūt tā iekšējā viedā sieviete, gudrā sieviete, kur ir šīs grāmatas uzsūkusi, kur šīs zināšanas ir dabūjusi pieredzē un visos citos avotos, kas ir pieejami. Tad viņi tā kā labi, pačīks tagad 2 stundas es ļauju sev pačīkstēt, bet nekrītot galīgi visiem uz nerviem. Es varu teikt sev pilnīgi, es eju tādā, ka es vienkārši laižu ārā visu, kas man nāk, un līdz tas vienkārši vienā brīdī beidzās. Un tad ir tāds, ko es vēl sev varu pateikt, kad
kad tu jau 50 reizes pateici, ka tu esi tāds sūda gabals vai ne, un nekam nederīgs, tad pēc tam tu nogurs no tā un sāc kaut kā vēlties ārā no tā un sāc parādīt sev, ka varbūt tomēr neesmu sūda gabals, varbūt es tomēr kaut ko varu izdarīt. Varbūt, ka tās pārmaiņas nav nemaz tik sliktas, bet toreiz jau sāk tās domas pašas vienkārši raisīties uz tādu cerīgāku pusi. Līdz ar to viņas iedod arī kaut kādu mazliet papildus to spēku, kaut ko arī darīt lietas labā, vai kaut ko mainīt, vai pieņemt apstākļus, kādi tie ir, un tā kā turpināt iesākt to neatkarīgi no tā, ka kaut kas ir nogājis greizi. Bet man tiešām, piemēram, es jau teicu, vakar bija vispār kaut kāda jocīga diena, tiešām absolūti piecēlos, it kā bija tāds hops, kaut ko darīšu. Un neko es nevarēju. Tā kā pilnīgi prokrastinācija, absolūtākā. Un es Magnusam, savam draugam, teicu, visu, ko šodien gribu, šeit ir šis dīvāns, es negribu kustēties, es gribu šeit pavadīt visu dienu, es negribu atbildēt uz jautājumiem, es negribu, viņam vienmēr tā, viņš jūtas tā kā, ka viņš kaut ko ir izdarījis, ir tāda attieksme, ka viņš jau, man liekas, kas kaut ko, beidz dusmoties, un es negribu arī pat paskaidrot. Tas nav par tevi, tas ir mans stāvoklis šobrīd. Ļauj vienkārši pabūt. Tiešām, ideālāk gadījumā es gribētu pabūt viena pati, bet to arī es telpā. Vienkārši tikai nekas personisks. Tāds ir mans brīdis šodien. Man vajag šo dienu stāvu. Es negribu pret to cīnīties. Man tās dienas nav bieži. Man viņa ir šodien, es viņu pieņemt. Es gribu saprast. Un tad parasti vienkārši laižot iekšā tiešām, bet iedodot sev konkrētu laiku. Es tā vismaz sev daru. Tā, lai tas neaiziet tādā, jau nedēļas, 2, 3 un tā tālāk. Vakardien bija brīnišķīga. Es jau sapratu, svētdienas arī tādas, viņas tādas labi piemērotas kaut kādām tādām visādām šādām lietām. Tā kā es vienkārši ielaižu to sevī tiešām līdz galam un ļauju tam tikt izdzīvotam, un tad viņš kaut kā atkāpjas, nogurst, viss. Es par to necīnos, tā kā ļoti pretīm. Ir kaut kādi brīži, protams, ka notiek, ir jārēģē mazliet ātrāk un jādara kaut kādas lietas ātrāk, un tad ir tas iekšējais dialogs jāveic tāds jāpaņem mazliet stingrāk tas viss, bet vismaz man tas strādā. Vienkārši ļaut reizēm sev justies tā kā visās tajās pozīcijās. Kaut kad to upuri ieslēgt, kaut kad to čīkstuli ieslēgt, kaut kad to, ka tā kā pasaule ir netaisnīga, man nekas tur nesanāk un tā tālāk. Un tas pazūd ātrāk nekā reizēm, vienkārši ielaižot, tas pazūd ātrāk priekš manis nekā ejot pret to. Ka ejot pret to, tas ik pa laikam tur kaut kur pakausītā vēl tā atgādina par sevi, kur es esmu, vai ne? Un tā es izlaižu viņu cauri un tad dzīvē tālāk. Jā, īstenībā, tu tā kā viņam ļauj izreaģēties un es tevi pieņemu, es tevi redzu, tu drīksti būt šeit. Bet tur, protams, ir ar tādiem, kaut kādiem tādiem apzinātiem un pieauguši cilvēku kaut kādām reakcijām, ka es nedaru pāri visiem apkārtējiem ar to, ka es tā kā nelieku tagad savu žulti ārā. Es saprotu, tas diezgan apzināti, kas tajā brīdī ar mani notiek, jo tā ir man izvēle, tā kā iet līdz galam tajā kaut kādā sajūtā. Reizēm, protams, mans draugs dabū tur dzirdēt, un viņš teica, kāpēc tā runā par sevi. Man šobrīd vajag to izteikt ārā. Es to nejūtu ar emocijām, man vienkārši vajag izteikt ārā, un es viņu izsaku skaļi, un es saku, ka tu šajā mirklī esi tikai ausis. Tas nav nekas vispār tā personisks. Viņš jau teikt pieredzes jau pie tā, ka kaut kādos momentos vienkārši, man dzīvojot tādā radošā pasaulē, ja īpaši tur ir augšs un lejas. Jā, tas ir kaut kas, kas ir jāiemācās mums visiem. Man liekas, ka svarīga vēl tēma, ko tu pieminēji, ir par to būšanu tajā pieaugušajā pozīcijā, kas man bija tas pagrieziena punkts, kad man īstenībā dzīvē ļoti daudz kas sāka mainīties. Es nesaku, ka es esmu perfekta, es nesaku, ka es esmu tur fulī, jo ir tēmas un aspekti kaut kādi, kuros man tur vēl ir vieta izaugsmē, bet tad, kad es apzināti sāku, ko dara pieaugušais cilvēks, viņš dzīvi, viss, kas viņam dzīvē notiek, viņš uztver to, kā viņš pats ir savas dzīves radītājs un ka viņš visu kontrolē pats un uzņemas visu atbildību par savu dzīvi. Un tad tajos mirkļos arī, kad gribas ieslēgt
tās visas citas lomas, tu vienkārši sāc saprast, ka, hei, tā ir mana izvēle, kā šobrīd reaģēt, vai tur sūdzēties un visus vainot, un dzīve ir slikta, man nekas nenotiek, apskaties tur kā viņiem, sevi salīdzināt ar citiem, un tur žēloties, vai tiešām sākt tā kā racionāli domāt, kā pieaudzis cilvēks, ko reāli es varu darīt, lai veidot to savu dzīvi, lai iet uz to, ko es gribu, ko es vispār gribu. Jo dzīvojot jau, kā, manuprāt, kā vismaz man tā, es arī varu runāt tikai caur sevi, bet es pavisam nesen apzinājos, ka īstenībā es ļoti ilgi dzīvoju kā tas bērns, kurš kaut kā impulsīvi dzīvo, rodas kāda ideja, un tad gribas tagad to darīt, kas nav slikti, bet vienmēr ir jāpatur tās tie rāmji, man liekas, kaut kādi tās pieaugušā cilvēka, apzinātā cilvēka, tās normas, un tas ir fascinējoši, cik daudz mēs pieaugušie cilvēki vēl joprojām dzīvojam tajā, nezinu, vecākā vai bērnā, vai neieslīgsim tur visās tajās detaļās, bet tas ir interesanti, kā pilnīgi mainās tava reakcija uz notikumiem, kā tu sāc runāt ar cilvēkiem, komunicēt, kā tu sāc uztvert savu dzīvi, savu darbu, visu, kad tu skaties uz dzīvi tiešām kā tas pieaugušais. Un man ļoti patika, kā tu arī teici par to, ka tajos mirkļos arī, ka tev vajag izrēģēt, tu ļauj tam savam bērnam rotaļāties, bet tur ir arī tas pieaugušais, kurš tā kā novelk tās robežas. Jo, tātad no 2 līdz 4 laid ārā, tu neko neaiztiec, nekam nezvani, neko neposto, neko neliec, tu vienkārši sēdi un klausies, kāds ir tas iekšējais dialogs, kur ir tā neapmierinātība par visu. Jā. Nu, tā kā tiešām, un tur ir tur ir, piedodas, tā pārtrauc. Man ir tāda moda, tu man var bārties, atkārtojos. bet jā, nu tur tiešām tas, ko tu saki, ka tas pieaugušais jau ir kaut kur iekšēji klāt. Tā rīcība nav tāda automātiska, un viņa vienmēr atkārtojās un tā tālāk, bet ir kaut kāda mirkļa, ka viņa nav nemaz tik sūdīga tiešām ielaist sev piedzīvoto emociju. Pat ja tā ir, vai kaut kāda to uzvedība, pat ja tā ir tā, kuru tā kā visās grāmatās saka, mēs šito izskaudīsim no sevis ārā un tā. Es vismaz priekš sevis esmu atradusi to veidu, ka man tīri labi strādājies, reizēm viņu tā kā piedzīvoju, bet ar saprotot, ka tas notiek tagad. Jā. Jā, man liekas, ka dzīvē viss ir par to apzinātību. Jebkas, ko tu dari, ja tu pats to apzinies, ka tu to dari, tad jau tam ir kaut kāda jēga. Es to daru, jo lielākoties jau visas tās lietas, kas notiek nekontrolēti, viņas notiek neapzināti. Jā. Interesanti, jo tā pieaugušā cilvēka tēma nesen atkal ienāca manā dzīvē, un man jau likās, ka es jau esmu pieaugušs cilvēks, jau dzīvoju pieaugušu cilvēku dzīvi, vai ne? Bet tur, man liekas, tā ir tēma, kur tu vari iet uz riņķi un saprast, wow, bet tajā dzīves aspektā es neesmu. Es tur pilnībā neesmu. Un visinteresantākais ir pavērot, kā tajos aspektos, kur tu spēlē kaut kādu tur pilnībā citu lomu, nevis to, kas tev būtu jāspēlē, tev tur neveicas. Tā ir tā tēma par to, kur tu visvairāk varbūt pārdzīvo vai besies, tur kaut kas nesanāk, tur cilvēki nespēja tevi uztvert tā, kā tu gribētu, jo tu pilnīgi spēlē nepareizu lomu. Un tas viss it kā liekas tik vienkārši, bet tad, kad es visu šo vispār atklāju, man tas likās, wow, kāpēc mums par to nestāsti? Jo arī tāpat vai ne attiecības mūsu ar vecākiem, kad kurā brīdī tu beidz būt bērns un sāc savu pieaugušo dzīvi, bet tu jau pa lielam viņiem vienmēr būsi tas bērns. Un tad gribas, es esmu novērojis savā dzīvē, kā tās lomas pilnībā apmainās. Un tu sāc būt mamma savai mammai, un kā tur visa tā miedarbība izmainās, un viss sajūk kājām gaisā. Jā. Tāds klusums pēc Šis ir kaut kas īstenībā tā tēma, kas ir vēl, man liekas, jāsagramo tik dziļi. Tā, man liekas, ka vilksies situācijas mainīsies un dzīve piespēlēs jaunas visādus momentus. Un tev jau ir bērniņš.
Bet man vēl nav, un tad noteikti bērniņa ienākšana vēl kaut, ne jau noteikti, bet pilnīgi absolūti arī šo tēmu pacels. Un tāpat arī, es domāju, ja mazums tur vēl otrais vai trešais bērns vai kaut kas, katrs vienkārši ienes vēl citādāk, vēl visādas, visas tās lomas, ar kurām jāsastopas dzīves laikā, un kā viņas spēlēs ar šo jautājumu par pieaugušā cilvēka uzvedību un izvēlēm un vispārējiem. Bet, man liekas, ka, ja ir resursi, tad ir interesanti. Ja nav resursi, tad ir diezgan grūti, bet tajos brīžos, kad ir resursi, tad ir forši to papētīt un paskatīties, kā es varu tagad šitāda, kā kaut kāds laiks man ir mainījis, kaut kādas tur mans domāšanas patērnu vai izvēles. Jo īstenībā, ja pieņemsim kaut vai attiecībās ar savu partneri, tu neapzinies savu lomu, tad tur var būt tu savas kaut kādas, tev tagad, liekas, kad ir jādara tā, un tu centies viņam iestāstīt, kad ir jādara tā, bet tā ir, nedrīkst aizmirst, ka tā ir tava dzīve, un tā ir tā cita cilvēka dzīve, un arī tur jau neievērojot šīs savstarpējās robežas un lomas, un tās attiecības nevar būt tādas, manuprāt, pilnvērtīgas, funkcionējošas, ja mēs tur spēlējam mamītes saviem draugiem vai, skolotājs, audzinātājs, psihologus un vēl visādas citas. Bet mainīsim lomu tēmu. Ir uzradies tāds jauns, kā to nosaukt, posms šajā podkāstā, ko es izdomāju, ka es pirms epizodēm paziņošu visiem, kas pie manis nāks, neslēpšu to, neturēšu noslēpumā un ļaušu cilvēkiem uzdot tev jautājumus. Daudz tādi nebija, bet daži bija. Man jau likās, ka arī izdzēs. Tad es atļaušos nolasīt dažus šos te jautājumus, ko cilvēki ir uzdevuši, un tās sarunas ievadīsies arī, es ticu, jo katrs, protams, tie cilvēki jau, kas jautā tos jautājumus, viņiem kaut kāda saikne ar tevi ir bijusi vai nu tikai sociālos tīklos, vai varbūt viņi pat pie tevis ir bijuši, vai jums ir bijuši kaut kādas citas miedarbības, es nezinu. Bet, tie jautājumi nav tādi, kā tev iet un ko tu dari. Līdz ar to sāksim ar pirmo, ko jautā Anete. Kā tu sevī kultivē radošumu? Kultivēju. Šeit arī var izpausties filozofiski, cik dziļi tu vēlies. Kultivēju. Arī tas tāds diezgan grūti atbildēt. Man par šo ir jāpadomā, kā tas tiek kultivēts, bet radošums ir vienkārši vienmēr bijis ar mani. Un es tikai mainu tos playgroundus. Bet tāpēc tas dabiski kaut kādā veidā, kaut kādā mirklī vienkārši spiežas ārā. Es pieceļos no rīta vai es daru kaut kādas lietas. Un pat ja man ir bijis plāns darīt kaut ko citu, un ja tajā brīdī ir tas, ka man kaut kāds radošā idejiņa dzirksts iepeld, ka man vajag kaut kā tur... Vai, ja tu redzētu, man tur mājās ir kaut kādi mani mēģinājumi ar visādiem materiāliem darboties. Bet viena no lietām, ja mēs runājam par tādu radošām izpausmēm, kas ir tādu tā kā uzdevumus, ko es sev dodu, es nezinu, tie ir tādi ātri rezultāti, teiksim tā, jo tāpēc, ka parasti jau ir kaut kādi ilgtermiņa projekti, kas sākās ar tādu dzirksti, un tad tā ideja kaut kur attīstās, bet viena no tādām kad tu ātri redzi rezultātu, tad man patīk reizēm, piemēram, arī kaut vai kafejnīcā sēdēt, kur tur ir paplāte, ja, tur augsts, glāze, un es nezinu, kur grādzēts, piemēram, labi, kur otru. Un man ir, piemēram, šīs 3, tas ir tāds viens no maniem, man to patīk ikdienā darīt. 3, es izvēlu šādus 3 priekšmetus, un es mēģinu no viņiem vienkārši skatos uz viņiem un mēģinu uztaisīt kompozīciju. Tas nav uzdevums par to, cik es skaisti to uztaisu, vai cik, bet tā kā mēģinu viņus uztaisīt tādā kompozīcijā, kas man beigās uzskatos, kaut ko vēl varētu pamainīt. Un tā
tas, kas notiek tajā brīdī prātā, es vienkārši ļauju viņam ieskrieties, izmantojot, uzdodot sev uzdevumu ar maz materiāliem, vai, piemēram, mājās es paņemu kaut kādas lietas, tur akmens, pildspalva, kaut kāds tur vēl priekšmets un tā tālāk, un arī taisu kaut kādas mazas kompozīcijas, vai es lieku, tāpēc man mājās īstenībā pa dzīvokli staigājot ir ļoti bieži mainās kaut kas ir uz galda, kas ir uz stāstgalpīša, kas ir tur. Tā kā es mainu tādas kompozīcijas, un es ik pa laikam staigāju, un es apstājos, šis labi sanāca, vai arī tur šito bišķi vajag pamainīt, lai man tur tas. Un visu tā mana vide ir, es viņu veidoju, lai man būtu pašai iedvesmojoši un interesanti, un viņi būtu visu laiku, es varētu viņu pārtaisīt. Tas ir, līdz ar to es dzīvoju vienkārši, es esmu radījusi sev tādu vidi, bet es to esmu darījusi vienmēr. Jau tagad, kad es biju mazs bērns, es varēju istabu pārkārtot pirms skolas 3 naktī, stumt milzīgus skapjus, kaut kāds viņi jau tur beigās bija pussaplīsuši, lai tikai dabūtu to, ka man telpa ir citādāk, ka es pieceļos un es redzu citu skatu, un tad es tā domāju, ja es tur to pabīdītu, šito tur, tā kā tādas kompozīcijas veidot un skatīties, kā krāsas saliekt. Tāpēc man tas tā automātiski vienkārši ir jau galvā iekšā, smadzenēs jau tas tur tāds mehānisms darbojas. Vai tā ir tāda kultivēšana, tas vienkārši dabiski nāk, un man tas nesagādā nekādas problēmas vai kaut kādas grūtības. Tā ir tāda spēlēšanās ar vidi. Un tā vide uzreiz arī rada tādu iedvesmoju man kaut ko vēl pamēģināt, pieķerties kaut kādiem ilgstošiem projektiem. Un tad tur kaut kādas idejas rodās, un tad viņas rodas veidojas manā galvā tik liels, ka man tā, kā tas izskatītos. Un tad tā interese veidojās vēl lielāka, un tad es tam pieķeros, lai redzētu vienkārši, kā tas izskatītos. Es saprotu, kā tas manā galvā izstāst, bet kā tas izskatītos, ja es tam iedotu savu enerģiju. Runājot par to radošumu, gribēju visu šīs perspektīvas lietas atstāt uz beigām, bet man ļoti interesē tas, kā tu vispār līdz tam nonāci. Jo es kaut kur pausu galvam kaut kādu stāstu versiju esmu kaut kur dzirdējusi, bet tas man šķiet nav vispār nācis no tevis, līdz ar to es pat nezinu, vai tu esi par to kaut kur publiski runājusi, dalījusies. Bet man ļoti interesē vispār, kā tu līdz tam nonāci, jo tas nav... Man liekas, tu vienā intervijā stāstīji par, tu biji Indijā kaut kur un tev bija tas zīmolīts, flomīts līdzi, bet man vispār liekas tik fascinējoši, ka zīmēt uz sejām vēl līdz tam var nonākt, bet līdz tām visām kompozīcijām apkārt un to ietvert kā tādā rituālā pieredzē, tādā kaut kādā ceremoniālā pasākumā, kas ir reāli dziedinošs pasākums. Es pati pie tevis vienreiz jau biju, tas jau bija pasen, bet es atceros, ka es pilnīgi pat iegāju tavā telpā un es jau sāku raudāt, vēl vispār nekas nebija sācies. Un vajadzēja aiziet uz toaleti, lai tā kā ātri noslaucītu tās asaras no acīm, jo likās, ka jau telpā, jau enerģija jau ir kaut kāda citādāka, un nemaz nerunājot par to pēc tam par to mūziku un to procesu un vispār to jautājumu un vispārējo. Līdz ar to man interesē, kā viens cilvēks līdz tam nonāk, kāds ir bijis tas tavs, varbūt kaut kāds tā evolūcija šim visam? Es tā domāju, cik crazy var stāstīt. Var. Man liekas, ka intervija ar Kasparu izšāva daudziem korķus, tā kā tu cik ir kaut kādas lietas, protams, kuras... Cik tu pati jūties, dalīties? Jā. Kuras es tā...
ja viņas ir ļoti tādas sensitīvas un nekādā veidā formiski nav pierādāmas. Tāpēc par viņām var runāt tikai tā. Ar atlasītiem sajūtamiem cilvēkiem, bet tā kā šis ir podcasts, tad nezinu, ka tu jau pirms tam tajā meditācijā teici sasniegs tās ausis, kurām būs jāsaklausa tas, ko mēs runājam šeit. Bet iešu tādu vidējo ceļu. Tas stāsts grāmatās, starp citu, ir sākumā tur mazliet pieminēts. Bet pieminēts mazliet ir par to, kā tas ceļš aizgāja, ka es ļoti ātri skrienot cauri, tiešām ļoti ātri, citādāk mēs aizņemsim visu ēteru laiku, ja stāstīšu ļoti detalizēt un visās emocijās, ko es varētu arī, man ir tāda moda. Bet tā ātri skrienot cauri, tas bija pirms daudz gadiem, daudz, man liekas, 7-8 gadi varētu būt. Varbūt vairāk. Es reizēm pajautāju, kas vispār šodien pa gadu ir. Bet kaut kāds labu laiku atpakaļ notika tā, ka es ar tajā laikā ar draugu, kuru satikos, mums nācās braukt, mēs aizbraucam prom no Latvijas. Un, bez naudas, vispār bez tur nekādiem plāniem. Man nebija labi, viņam nebija labi. Tur bija viss bija tik, es teicu, atskatos, tur. Mēs nepieņēmām patiesībā pareizu lēmumu, lai gan tur, bet tur viss bija tāds. Neko, braucām jau tāpēc, ka vienkārši likās, ka tas ir labākais, ko mēs varam darīt. Un varbūt arī tajā brīdī patiesībā tas arī bija. Bet tas ceļš jau nebija nekāds tur rozēm kājas. Mēs nokārtojām vīzu uz Jaunzēlandi, tur working holiday vīza, tur līdz 30 gadu vecumam tādu piešķir 100 latviešiem katru gadu. Un mans brālis tur bija bijis, līdz ar to man bija diezgan daudz informācija par to. Un mēs nokārtojām to vīzu, bet ceļš uz turieni tiešām nebija viegls. Tur bija cauri daudz dažādām valstīm. Mēs tur braucām, līdz mēs tikām. Un tas, protams, tā Jaunzēlanda ne jau mērķis bija sēdēt kurortā un saulītē, bet reāli strādāt, jo tā vīza ļauj nopelnīt. Un tad tas darbs tāds... teiksim tā, mēs tā kā kārtīgi latvieši meklējam darbu, kur ilgas stundas vēlams bez brīvdienām. Un tā, lai tikai var ritīgi sakrāt. Un tā arī bija. Mēs tur kaut kādā veidā caur to, ka es atceros, vēl nesen runāju ar vienu meiteni. Es viņai stāstīju vienkārši atvās atmiņā tāds maza aina vienkārši, lai saprastu, ka es sēžu Londonā kaut kādā skvēriņā, kaut kāda tur koki, parciņš, maziņš. Un es sēžu un mēs uz maiņām guļām, jo mums vienkārši nav kur. Mēs tā kā dzīvojuši jau entās dienas uz ielas esam, mums nav kur, un mēs uz maiņām guļam, un es sēžu, un viņš tajā guļamaisā tur blakus guļ, un mēs viens pieskat manus, otrs guļ. Un es tā kā sēžu un saprotu, un es vispār nakti gulēju, tur tā nakts arī bijusi galīgi traka. Un es skatos apkārt, un tur iet cilvēki, tas bija rīts, diezgan agrs rīts. Un iet cilvēki ar sunīšiem pastaigāties, un es domāju, ak, Dievs, kā es gribētu tādu rītu, ka tas tā kā zinu, ka man ir jāiziet tikai suns tagad ārā. Tas ir mans vienīgais uzdevums. Un es gribētu to sajūt, ka es esmu drošībā. Un tad tā iekšēji ticēju, viena diena būs. Tur mēs aizgājām vispār kaut kādā ārprātā, bet mēs tikām līdz Jaunzēlandai. Tā tikšana arī tur es biju tik ļoti nomocīta, es biju apslimusi. Tā drošības sajūta es saņēmu, kad mēs iekāpām lidmašīnā, un tur arī bija aizņēmušies naudas, tur viss šitas stāsts. Un mēs tikām lidmašīnā, un tur bija kaut kāds 12 stundu, vai ne, 24 stundu, tā kā pilnas dienas lidojums, un kaut kā vispār labi sanāca, ka nebija ilga tas pārsēšanās laiks. Un tā sajūta, jā, ka tu esi tajā lidmašīnā un tev tagad dod to ēdienu, un tad man liekas tāds, es nezinu, kas notiks pēc tās dienas, bet tā kā pagaidām ir labi, pagaidām es jūtu, ka neviens man neliek nekur kustēties, neko domāt, un tā ir tāds pilnīgākais, likās, tas absolūtākā relaks momentā. Un tad nonācām Jaunzēlandē, un tad tur to visu gadu strādājam.
Un rītīgi daudz strādājām un atdevām visus parādus, kas tur bija jādod. Es biju pilnīgi norakstījusi jebkādu savu radošumu. Tā kā absolūti. Un tas man dabiski, tas bija noteikti viens no aspektiem, kas man nenormāli dzina tādā tā kā, tajā brīdī, kad tu samierinies. Man to nevajag, man tas nebūs manā dzīvē. Un tad tur Jaunzēlandē esot jau tuvojoties tam laikam, kad mums jau vīza beidzās, vienkārši gulēju gultā un skatījos. Mums bija no rīta ļoti agri darbs un ārā vēl bija gaišs. Un tad tie aizskari aizsedz logus un caur tiem logiem kaut kā tāpat kā arī tagad izspīd cauri. Tā gaisma un tā aizskara drapērija veidoja kaut kādas formas, un es tur ieraudzīju tādu cilvēku formas, daudz dažādas, un es uz viņiem skatījos, un tas bija tāds radošākais mans tāds moments pēc ilga laika, un es skatījos ar tādu, ka man pilnīgi likās, ka man dvēselē iepil kaut kas tāds sens, pazīstams, ka es varu skatīties, un man tik interesanti saskatīt tās sejas tur. Un tad tas dabiski veidojās tikai viena maza pile, vienkārši šī mirkļa vienkārši mani iepilēja, un es sapratu, bet pagaidi kaut kā tur tā doma aizvirpinājās. Līdz tam es taču ceļu laikā satieku visādus cilvēkus, es viņus varētu tā kaut kā iefočēt, iemūžināt un saprast, vēl tajā laikā es tur biju super vegan. Es biju kaut kāds trakais vegāns. Es biju tāds kurš tā kā gāja strīdēties ar visiem. Tā jau pilnīgā tas otrs grāvis. Ne jau mierīgi dzīvo un savā filozofijā un viss ir kārtībā, bet tā, ka tā kā tur ar šķēpiem gāju. Un tad man likās, es satiku šos vegānu cilvēkus, un man tā sākotnējā ideja bija, es uzjautāšu viņiem, kāds ir viņu iemesls, kāpēc viņi ir sākuši, jo tāpēc, ka es ceļu laikā jau biju satikusi. Vispār tur magic notika, jo tad, kad es sāku kļūt par vegānu, pēc tam, kad es 5 mēnešus biju fermā nostrādājusi govs laukus tur no 3 naktī līdz 6 vakarā, tad tas bija mans kritiskais punkts, ka es nesapratu vispār, kāpēc tas ir mums vajadzīgs. Un es to ļoti emocionāli tuvu saskāros. Un tad vairāk un vairāk sāku interesēties, un tas sākās ar tādu vienu mēnešu tādu, to izaicinājumu. Tā kā paskatīšos, vai es varu forši paēst no tā. Un tas aizgāja līdz tam, ka es tur biju... daudz strīdējos ar cilvēkiem. Tas bija tas, ko es atceros no tā laika vairāk nekā par to vispārējo. Bet baigi forši es teicu, vienkārši saprotu ļoti labi tos cilvēkus. To ideju un to fišku, ka tu esi tā aizgājis tajā idejā un to liekas, tu atklājies tādu Ameriku un tad visiem, absolūti visiem šito vajag. Un neviens nav izņēmums un visiem vajag. Un tad... Tieši, kad es kļuvu par šo vegānu, tad tā māja, uz kuras pārcēlos, un tas darbs, kurus strādāju, tur kaut kā pilnīgi mistiski sanāca, ka 10 cilvēki no 15 cilvēkiem ir vegāni. Un man liekas, es teicu, viņus visus satikšu visur. Un tas darbs ļoti ātri beidzās, jo mēs ātri novācām. Mums bija āboli jāvāc, tas bija sezonāls darbs, un mēs visi pašķītām. Fiksē vegāni, visi ātri izdarīja apēd. Jā, un mēs... Tā kā ātri pašķīdām, katrs tālāk savā dzīvēs, bet tieši tas mirklis, man liekas tāds, tagad visur, kur iešu, tad es tos vegānus gribu noķert, vai ne, un jautāt viņiem šos jautājumus. Bet tad es tā domāju, man viņi kaut kā ir jāiezīmē, jo mēs taču tomēr esam kaut kā, vai ne, tur kaut kā. Un tad bija tas, ka man bija šis marķierīts līdz, ar kur es jau tur iepriekš, katrā ziņā man bija viens tas flaumiņš līdz. Bet, ka es viņus tā iezīmēšu savā rokrakstā, kurš jau man bija izveidojies iepriekš, es uzzīmēšu kaut ko uz sejas, tad tā būs tā vienotā mūsu. Bet tu kaut ko jau pirms tam zīmēji uz sejām? Nē. Sejas tev nebija? Nē. Tu tās sejas ar tiem aizkariem, ar to drapēriju salikās, un tad es saku, tā doma vienkārši tur kaut kā ieskrējās manī. Bet tā jau nav, ka tev visās stūros nāk tie vegāni pretīm 10. Tomēr, jā.
Un nav jau tik viegli viņas dabūt. Un līdz ar to es nākamajā rītā tur bezmazliet piecēlos un domāju, kas vispār suņu murgiem man ir jāiet strādāt, jāpelna naudu un beidz tur domāt šās muļķības. Bet, un tad vēl arī, protams, papildus, lai nedarītu un lai nekādu šo ideju neattīstītu, to vegāni jau nebija manā dzīvē tik daudz, lai šo idejai vispār dotu, kur ieskrieties, saprot? Un tas bija lielisks iemesls, kāpēc nedarīt. Vēl viens. Ne tikai tas, ka tagad man jārunā un kā es to pateikšu un tā tālāk. Un es to atliku, to ideju, bet tā ideja man gadu nelika mierā. Viņa, protams, man pēc tam visa mana vegāniskā diēta vai dzīvesveids, teiksim tā, viņš pārtapa tomēr tādā. Es izgāju ārā no tā visa, teiksim tā. Turēju citu balansu tam visam. Es sapratu, ka es mazliet drastiski aizēju tajā idejā. Un tas bija pēc kaut kāda gada, un līdz ar to man tā vegāna tēma vairs nebija tik ļoti aktuāla šīs idejas sakarā, un tad man viņu vienkārši dabiski prasījās viņu pielāgot. Un tad, pēc kaut kāda, tad tur bija Indija, vēl bija visa Āzija un tā, un tad bija Indija, un Indijā bija tāds, smags posms, kurā es saslimu, un baigā ātri man notika atūdeņošanās, vienkārši zibenīgi. Man liekas, kaut kādas tur nebija 24 stundas, bija 12 pār stundas, un es jau vairs nevarēju vispār piecelties. Tā kā vienkārši fiziski es nevarēju piecelties. Un tad man naktī tur Indijas stilā ar 15 cilvēkiem mašīnā no sērijas visiem, kuriem tur tajā brīdī nebija slinkums, vienkārši bija salikuši. Tur mājas saimnieks, tur vēl kaut kas, kurš vienkārši ārā bija izgājis uzpīpēt. Un tad viņi man guļamaisā nes uz taksi. Un tur līdz tam taksim bija kaut kāds gabaliņš, ko jāiet, bet es paiet nevarēju. Un naktī kaut kāds tur bija izsaukts, kurš, protams, 20 minūšu vietā brauc 2 stundas. Un viss šitais te, un es jau sapratu to, ka man jau tur sākās vispār pilnīgi. Tas jau bija out. Un tajā taksī uz to slimnīcu, tad es sajūtu to momentu, kur man ir atvieglojums un sajūtu šo saldo garšu, par kurus pēc tam ilgi interesējos. Kas ir tā saldā garša, kas cilvēkus piemeklē nāves brīdī. Un ļoti daudz ir atsaukušies to saldo garšu, un tāpēc man ir izveidojies tāds pašai priekš sevis, ka nāve ir vienkārši deserts jūs beigās. Protams, es varu tikai pēc savas pieredzes, nezinu, ko nozīmē pēkšņi nāve vai kaut kāda tiešām ļoti, ļoti mocīta un tāda, bet man pēc tam visām tām fiziskām mocībām, kuras man bija pirms tam, pēkšņi tas viss pazuda. Vispār mans emocionālais tas sloks, kas man bija jau sakrājies, kurā es biju tā kā samierinājusies, dzīvojusi, viņš pazuda, un es kļuvu tādā, es vienkārši tā kā jūtu, ka es neesmu, man nav nekāda piesaista ķermenim, ka man nav nekāda vērtība ķermenim, ka man likās, es tur arī cilvēkam ne jau teicu, bet es savā galvā, es nezinu, kā to aprakstīt, ne savā galvā, bet es tieši kaut kāda doma forma izgāju cauri, ka ja man tagad to ķermeni izmest tur pie tām govīm un cūkām tajā Indijas, tur tajā grāvī, absolūti, man tā kā godvārds, no hard feelings, droši. Svētās govs taču. Un ka man tas ķermenis vispār neko nenozīmē. Un tur bija, un es pilnīgi jūtu, un arī to momentu man tas draugs tajā laikā, es slēdzos ārā, un tajā slēgšanās brīdī es visu skaidri redzēju, neredzot, un es visu skaidri jūtu un sapratu, ka tā kā šobrīd notiek tas brīdis, kurā es mirstu. Un es biju gatava, absolūti gatava tam atdoties. Man tas likās vissaldākais, vienkārši visbrīnišķīgākais, ka tā dzīve tur atpakaļ ir tā kā ļoti, ļoti, ļoti grūta un smaga. Bet man tas draugs man visu laiku sita pa seju. Viņš tā kā man pliķēja ar rokām visu laiku pa seju. Un to es sapratu, kāpēc vienmēr tajās filmās tā kā cilvēks, tu man dzirdi. Jo tāpēc, ka tas tiešām, viņš man tik ilgi sita pa seju tajā taksī, ka līdz es kaut kādu reakciju dodu. Man bija tāds,
Zāja balvai, ne? Nu, tā kā man jau ir tik labi, kāpēc, kamēr es atsaucos, kamēr man ir kaut kāda reakcija uz to, un tā viņš arī man īstenībā vilka visu laiku atpakaļ. Tiešām visu laiku viņš man vilka atpakaļ, un es biju, ja viņš man liktu mierā, es tiešām gribēju, lai viņš man liek mierā, bet tad jau aizvedu un pieslēdzu pie sistēmas, un pēc 3 dienām tad es atbraucu atpakaļ uz Latviju, un tad jau esot Latvijā, tur vēl pēc tam aizbraucu projām uz Nīderlandi, tur bija vispār galīgi, tur bija vēl bēdīgāk nekā ir iepriekš, bet tad mēs atbraucām atpakaļ, un tad mēs vēlreiz aizbraucām projām, un tā bija noslēdzošā reize, kad es personīgi braucu kaut kur strādāt, un tā bija Labzeme, un Labzemē bija elfa darbs. Elfa darbs, tas bija arī. Es vispār emocionāli nejūtos tā. Man likās, es tam darbam pieteicos, ka es tur būšu tāds elfs, Labzemē kaut kur lidostā, tur karodziņš vai ne, welcome visiem tiem turistiem, bet beigās tu esi tā kā tev ir tik daudz atbildības, tu esi tā kā elfs, kurš vada 50 cilvēku autobusu, un tev ir jādzied, un jābūt rītīgi fun, un tev ir, tu nedrīkst, tā kā tu vispār savas emocijas jānoliek malā. Un es jau tur biju jau izšķīdus pirms tam. Un tad man pēkšņi tā kā jāvāk, un man ir jābūt super priecīgam, jo te jau visi bērni, viņi jau brauc uz savu sapņu, vispār vietu un Ziemassvētku vecīti, un viņi redz mani kā īstu elfu, ka es tur dzīvoju, un man ir jāizklaidē viņu un jābūt fun. Jā, un tā pagāja tāds 1 mēnesis, kurš bija ļoti izaicinošs, jo es biju tajā stadijā, kas grib ielīst tur aiz tiem krūmiem, un man ir jābūt tā kā uz skatus, un jātais performance, un te, tiešām es pat nevaru aizlīsties kāda, es esmu vienīgais cilvēks, kas tajā brīdī tos 50, tur ir, protams, vēl daudz elfa, bet uz autobusu, teiksim, uz vienu 50 cilvēku grupu ir 1 elfs, jā, un tad es beigās atbraucu atpakaļ, un tad es Sorry, ka es tev pārtraucu, bet tu droši vien tagad visiem tiem elfiem citādāk skaties. Man draudzene, es viņai aizsūtu, es viņai tā kā visu to stāstīju, un viņa tieši šitajā decembrī viņa bija šajā sezonā, viņa bija aizbraukusi par elfu. Jā, es teicu. Izturība. Bet jā, un tad kaut kā pakāpeniski atbraucot atpakaļ, protams, notikums pēc notikuma, bet es sapratu, ka man nav vairs iekšā braukt. Man tiešām nav, tā kā es nevaru vairāk šito braukāšanu, darbs tur, darbs šeit un tā tālāk. Bet atkal tā palikšana, es sapratu to, ka ja es palieku tikai, lai vajadzētu, es naudu varu, es sapratu, ka man nav bail nopelnīt naudu kaut kur ārzemēs. Bet šeit, savukārt, ja es palieku, tad es tiešām vienojos ar sevi, un man varētu teikt, man bija tāds līgums ar sevi, solījums, bet tiešām tāds, ka tā kā šis ir solījums man pašai, ka ja es palieku, tad es daru visu, lai es darītu tikai to, kas ir mans ceļš. Jā, un tas vispār nebija viegli. Absolūti nebija viegli. Viss perspektīva, viss tas sākās vispār. Tā kā es tikai gribēju apgleznot cilvēku, neko jau vairāk. Tas ir izaudzis līdz kaut kam, manam prātam noteikti līdz galam vēl nesaprotamam. Un nezinu, vai kādreiz arī dzīvē es to līdz galam ar prātu sapratīšu, bet sajūtās kaut kam ļoti lielam un tādam svētam. Un vērtīgam, ļoti daudz cilvēkiem vērtīgam, kaut kam, kas ir milzīgākā iespējams atbildība, kas ir manās rokās iedota. Bet sākās tikai ar tādu aizrautību mazliet, ar to, ka ka man kaut kas ir jādara. Un tad es godvārds nevaru pieslēgties sev atpakaļ, kas man bija, kur bija tā drosme un tā, bet man bija tāds, tā kā man nav ko zaudēt moments laikam. Jā, tu tik daudz visādām lietām pieskāries, par ko gribas atpakaļ parunāt, bet es vienkārši iešu to pirmo, kas man šobrīd nāk, par to, ka, manuprāt, ļoti daudz cilvēki mūsdienās negrib vairāk iet šo te ceļu, kur tu sāc ar to savu passion. Tā kā tev bija vienkārši šī ideja vēlme no sirds apgleznot cilvēkus.
Un tu ļāvi tu ļāvi sev redzēt, kur tas tevi aizvedīs. Tu negāji ar to, ka mans mērķis tagad ir apgleznot tur visus famous cilvēkus Latvijā, nopelnīt ar to tik naudu, vēl tur radīt grāmatu, vēl nezinu ko. Tas nebija tavs biznesa plāns, lai nopelnītu. Tas bija tavs sirds kaut kāda lieta, ideja, kas pie tevis atnāca. Un klausoties kaut kādus vispār iedvesmojošus arī tādus slavenus cilvēkus, visbiežāk tā viņa ģeniālā ideja ir radusies no tā, ka viņš ir gribējis atrisināt kaut kādu savu problēmu, vai ir radusies šī kaut kāda vienkārši vēlme kaut ko izpētīt, kaut ko izzināt, kaut ko paeksperimentēt, bet caur tādu interesi pret sevi, par sevi redzēt, man ir tā kā vilkme, pastīšos, kas ar to visu notiks. Un tad tas parasti aizved līdz kaut kam, ar ko tas cilvēks ir tālāk jau pazīstams, kas jau arī nes naudu. Un tur ir tas vissmieklīgākais paradoks, ko es novēroju vispār cilvēkos, ka mēs visi gribam dzīvot pārticībā, mēs visi gribam labus apstākļus, mēs visi gribam visu kaut ko, bet mēs neesam gatavi reāli investēt laiku. Kas ir vislētākā, it kā visdārgākā, bet no otras puses lētākā lieta, ko mēs varam investēt, kas ir savs laiks. Vispār sajust, kas ir tas, ko es gribu. Sajust, kas ir tas, kas man patīk. Sajust ir tas, ko es no tās dzīves gribu, jo tā, ka mēs skrienam visu laiku un meklējam kaut kādas lietas un tiecamies pēc naudas, tu nevari vispār, tev nav laika, kad sadzirdēt, kas man patīk. Tā bija mana milzīgi ilga problēma, ka es visu laiku piegāju no tās otras puses visam, ko es darīju, ka man ar to ir jānopelna. Un tikai tad es domāju par to, vai man tas patīk vai nē. Un tu visu laiku ej tā kā pret cienu, un tu domā, kāpēc man nesanāk? Kāpēc nevienam to nevajag? Jo tas intentions ir pilnībā cits. Bet tad, kad tu iedod sev beidzot laiku, un tā kā tu vienkārši padodies viss, tā kā noslēdz šo vienošanos ar sevi, ka tu darīsi to, ko tev gribās. Un, manuprāt, tā ir katra mūsu dvēseles misija. Darīt to, ko mums gribās. Darīt sevi laimīgu, piepildīt sevi, baudīt šo dzīvi. Un kā vēl mēs to varam darīt, ja ne darot to, ko mums gribās. Un tas ir tāds, man liekas, tāds prātu mežģošs paradoks, ka mēs neesam gatavi vienkārši teikt that leap. Un tas ir skumji. Bet kas ir mēs? Sabiedrība. Kāds jau no sabiedrības ir gatavs? Nē, es laikam, protams, es nevaru ielikt visus. Jā, un katram ir, vai visiem ir vienmēr jābūt gataviem? Es pieņemsim, tiešām absolūti nebija gatava tajā brīdī kaut ko. Un arī, bet es biju gatava tam, kas bija ar mani, kas tajā brīdī ar mani notika, esot tur Jaunzēlandē vai Indijā vai tur Indonēzijā un Malaizijā un visur tur pārējās tajās valstīs. Bet tas viss man iedeva to. Tas viss man aizveda savā ziņā. Katra no tām lietām bija ļoti būtiska tajā momentā, kad es ar sevi vienojos, ka es tikko parādīju, ka es varu visu. Ja es varu visu, Linda, tad es varu arī darīt to, kas ir mana lieta, un es viņu atradīšu. Es nezinu, kas tas būs varbūt līdz galam, bet es viņu atradīšu. Tātad, ja es apgalvoju, ka es varu visu, jo reizēm ir dzirdot, ka kāds, es tiešām varu visu, vai ne? Reizēm mēs sievietes sakam, ka mēs tiešām varam visu, bet ja tu vari visu, tad tu vari būt vāja. Tad tu vari atļaut sev arī darīt neko, jo tāpēc, ka es varu visu, nenozīmē, es varu visu pacelt uz saviem pleciem un nest pāri tur. Sevi nomočīt. Un sev močīt tur līdz zemē un tā. Un man, tās bija vienkārši mans ceļš, kā to saprast. Laikam vienkārši to tagad kāds man teiktu no malas tajā momentā, tas nebūtu mana tā dzīvā pieredze, kur ir iegulusies, kurā es atceros, kā es sēdēju uz tā soliņa, kā es skatījos uz tiem cilvēkiem, kā man nebija kur gulēt. Es atceros, kā es biju nopelnījusi tur diezgan lielu naudas summu, vai ne?
Pēc tam, pēc visu parādu nomaksāšanas, un kontā bija diezgan liela naudas summa. Un es atceros, ka man stress par to bija tieši tikpat liels, tad, kad mēs Jaunzēlandē izkāpām, ka mums bija 25 eiro uz abiem, vai ne, kamēr tev vajag tur. Un tev nav, tā kā no kā atspērties. Un es saprotu, ka tā nauda ir tāda, man viņa nav, es gāju uz to summu, lai man viņa būtu tur šie kaut kādi tur konkrētie kaut kāda cipari tajā kontā. Bet viņi man nedod to, ko es gribēju. Tātad tas nav par tiem cipariem. Okay? Un tam visam vajadzētu man to dzīvi piedzīvot sevi, lai es pēc tam izvēlētos to, ko es tajā brīdī izvēlējos. Tāpēc es absolūti cienu katra cilvēka tā brīža izvēli. Un es varu tikai... kā man vienreiz mēs ar vienu draudzeni vakarā tur kaut ko runājām, un viņa man pateica, tas bija pirms daudz gadiem, viņa man pateica tādu foršu vienu frāzi, kurus pierakstīju uz lapiņas, un man tā lapiņa joprojām stāv pie sienas. Un, kad caur sarunu, kaut kur caur kontekstu izrautu, bet mēs, es jau nevaru būt nekas cits, kā tikai netīši iedvesmu citiem. Es nevaru būt nekas, kas nāks un piespiedīs tevi. Es varu darīt ar to, ko es esmu. Kāds kaut kur redzēs, varbūt skries garām man un teiks, wow, jā, ok, tu man, es kaut ko iedevu, varbūt. Tikai ar to, ka es daru kaut ko, kas ir, man šķiet, mana lieta, tad tas... Tā frāze, tas labākais, ko es varu izdarīt kaut kādā momentā. Nē, es tev totāli piekrītu. Man liekas, ka tev pat ar to grābekli ir jādabūt tik daudz reizes pa seju, lai saprastu, ka pats man tiešām tur nav jākāp. Jā. Bet es laikam, kā es to biju domājis, ir par to, ka kaut kā laikam manā kaut kādā tur info laukā arvien vairāk un vairāk uzplāt kaut kādi cilvēki, kas grib kaut ko darīt, bet viņiem nav tā drosme, jo viņi fokusējas uz to, ka man ir uz to pusi, nevis uz to, ko man gribas darīt. Un tagad es sakošu tam savam sapnim, man tas prasīs varbūt 3 reizes ilgāk, un es ļaušos, un es skatīšos, es eksperimentēšu, neieciklēšos uz to, ka man tur tagad ir jābūt miljonāram vai vēl kaut kam. Es vienkārši es to visu atlaižu, un es beidzot dodu iespēju sev vienkārši radīt vai darīt vienalga, kas tas ir, kas man patīk. Un tas ir tas, kas man laikam vairāk sāpina, jo arī es esmu gājis to tavu ceļu, kur tu ej no vienas perspektīvas, centies fokusēties uz naudu kaut ko radīt, bet tad es arī esmu bijis tajā otrā pusē, jo tas sākums jau nav viegls. Tev nav nekas, tu vispār nezini, vai kādam to vajadzēs, tu vispār nezini, vai kādam vispār tas interesēs, tev nav vispār nejausmas, kā tur to nopelnīs. Bet vienīgais, kas tev ir tas feiti iekšā, ka tu zini, ka kaut kas jau, kaut kur jau tu nonāksi. Un tas ir arī īstenībā, es vakar uznāca kaut kāda mega iedvesma, taisīt kaut kādu storytellu, ko es nekad nedaru, un arī Instagramā dalījos ar to, un pašai īstenībā uznāca tāda laba refleksija par savu dzīvi, kur īstenībā ir bijuši tik daudz posmu dzīvē, kur man ir vienkārši bijis tā, ka es nezinu, kas tālāk notiks, bet viss tavās rokās rāda man ceļu, man nav nejausmas, kā es dzīvošu, kā es pelnīšu, kā es kaut ko nomaksāšu, bet es padodos. Tādā nevis padodos, kad neko nedaru, bet kad es atdodu visu to savu atbildību savā ziņā uz kam mēs tur katrs ticam. Un tie ir bijuši tie momenti, kuros ir notikusi reāli vislielākā kaut kāda izaugsme, kur tu vienkārši, jo to scenārijas es nekad nevarēju ar savu galvu iztēloties, kur viņi mani varētu novest. Un tad, kad es pati tam izgāju cauri un es to apzinos, tas laikam ir tā mana vēlme citiem iedot to sajūtu. Un tad varbūt tas man liekas tik sāpīgi, ka kāpēc jūs to nedarat, kāpēc jūs to, bet jā, kā tu saki, katram ir tas savs ceļš un katram tas bombs ir jādabū seju tik ilgi, kamēr mēs tā patiešām sajūtam. Jo man liekas, mums visiem ir bijis tā, ka mēs lasam vienu teikumu, jā, un tad 10. reizē, par to tas ir. Jā, tā līdzīgi arī šajā situācijā. Bet, nākamais jautājums bija arī paturpinot par grāmatu, kas man likās, nevis par grāmatu, bet vispār par perspektīvu un darbu ar cilvēkiem, ko jautāja Brigita.
par taviem breakthrough momentiem ar darbu ar cilvēkiem tieši caur šo, ko tu dari caur perspektīvu, kas triggerēja un sajūtas pirms un pēc. Es nezinu, kā tu to interpretēji, jo tas jautājums tāds nelīdz galam super skaidrs, bet, manuprāt, tas vairāk ir par te, darbs ar cilvēkiem, jebkurā gadījumā ir interesants un pieslēdzot visu to tavu konceptu, es pieļauju, ka nevienmēr, labi, es īstenībā negribu neko komentēt, es gribu, lai to komentē vairāk. Jā, tas jautājums ir tāds, noteikti, ka es visticamāk atbildētu vakarā ko citu nekā tagad. Bet, ja tas ir tieši par tādu pieredzi, kur jau ir bijusi, tad noteikti, kā jau tu minēji, darbs ar cilvēkiem ir savu dodošu un savu ņemošu. Un īpaši jau perspektīvā, vismaz tajā, ko es atkal jau tikai un vienīgi no savas pieredzes var piebilst, ir tie momenti, man ir bijis tāds diezgan ilgs laiks, kurā es mēģinu atrast to savu recepti, kā pēc tam saņemties. Jo pirms tam es saprotu, kas man ir jādara. To es esmu tā kā noslīpējusi, kas man ir jādara pirms tam. Tāpat arī ar visiem nodomiem, ar visu telpas, teiksim, sagatavošanu visādos līmeņos, drošību visādos līmeņos. Bet, jo tāpēc, ka, tas ir viens no iemesliem, kāpēc es neaicinu, es agrāk, aicināju cilvēkus, bet tad perspektīva vēl nebija tas, kas, ka procesa laikā jau tu apgūstas. Es domāju, ka es vēl vispār esmu autiņos bērni tajā visā lietā, bet, lai gan jau ir pilnīgi gaismas gadus priekšā tam, kas bija pašā sākumā, vispār neplānot, nekādā veidā neapzinoties, ka tas kaut kur tādā formā tas aizvadīs, bet kaut kā tas veidoja mani. Un tā viena no tām lietām noteikti ir tāda, ka daudz domājot un saprotot to, kas notiek šī procesa laikā, redzot, kas notiek ar cilvēku, redzot, cik tas ir intīmi, tad ir kaut kādas konkrētas lietas, ko es daru, protams, pirms tam ar sevi. Un kā es arī minēju ar telpu. Un tieši tā iemesla pēc, ka es neaicinu cilvēkus vairs. Tieši tāpēc, ka es to esmu piedzīvojis, ka aicinot cilvēks varbūt nav gatavs. Kā es saku to, ka ir 4 daļas perspektīvai. Pirmā daļa sākās tad, kad tu esi sajutusi to vēlmi kaut kur otrā galā, varbūt ne konkrēti zinot, jo es nepaskaidroju, kas tas ir. Es nevaru paskaidrot, es nevaru tev pateikt, ko es tev iedodu. Jā, es tieši to gribēju arī teikt, ka cilvēks viņš jau īstenībā pat nezina, kur viņš iet. Un tas ir vienmēr. Jo tāpēc, ka es varu, tā ir absolūta, tas viss balstās uz kaut kādu sajūtu valodu. Un ja tā sajūta, un daudziem varētu šķist, protams, tādiem racionāli domājošiem un cilvēkiem, kuriem vajag visu pēc plāna, tas ir absolūts tāds, mežģis un tāds no. Bet tomēr sasaucās, kaut kur aizsaucās, ir kaut kāda tā liesma, ir kaut kādos cilvēkos iedegusies pirms tam, un tad viņi man uzraksta. Un tad ir interesanti, jo tiešām, kā viņi man uzraksta. Es jau arī jūtu, ja tas cilvēks tāds, es gribu šo bildi, es tā, nē, tu negribi. Bildi tu varbūt gribi, bet līdz tai bildēm mums jātiek. Jā. Un tad es mazliet varbūt pastāstu vienkārši par to, kas tas process ir, vai es gribu šitam tam un tam uzdāvināt, vai ne? Tad es konkrēti izstāstu, ka varbūt reizēm aizvest uz kafejnīcu vai ne, izdzert kafiju ir daudz foršāk. Jo tā pirmā daļa sākās tajā cilvēkā pašā. Tikai un vienīgi tajā cilvēkā. Tad viņš ir nezinot, kas, kam un kā, bet kaut kāda sajūta, ka man tur ir jābūt. Un to mēs visi esam kaut kādā brīdī pieredzējuši. Un tad
ir reizēm citiem tur ļodzās ceļi nākot jau pie manis. Vai man tas ir vajadzīgs? Kāpēc es tur vispār eju? Man kāds tur vēl pajautā, uz kurien tu eji, vai ne? Un tad es īstenībā nezinu, uz kurien es eju. Un tāpat tas cilvēks atnāk pie manis, un es sēžu, un man jau arī tā ir pirmā reize. Vienmēr ir tā pirmā reize, jo tas cilvēks mums ir pirmā tā tikšanās. Es arī nezinu, ka katru reizi var iznākt absolūti kaut kas negaidīts man pašai. Un tad atkal tā mana puse ir absolūti nolikt malā to, ko es sevi. Un telpā vienmēr ieiet ar to, ka es nezinu. Ja es ienāku telpā ar to, es jau tagad zinu, es ļoti ātri pamatīgi noraujos. Es eju iekšā visā tajā pieredzē, kā tā pazemīgi ar to, ka tā kā visa augstprātība, un par augstprātību runājot, vienā meditācijā baigi spilgt sajūta, ka vienīgais, kas tiešām pa īstam mani var nogalināt, šīs perspektīvas sakarā, ja es ielaidīšu sevi augstprātību, ka es tagad kaut ko zinu, ka es tagad kaut ko daru, es neko nezinu. Es vienkārši tā kā ļaujos, es dodu tam izpausties kaut kādā veidā, caur mani ienākt tādā, šajā realitātē, teiksim tā, un caur cilvēku, viņam to sajūtot un viņam pieredzot tieši tik daudz, cik viņš spēja tajā brīdī paņemt, bet bez nekādām aprebnošām vielām apkārt tikai ar paša cilvēka resursiem iekšējiem, kas ir absolūti brīnišķīgi, spēlējoties ar elementiem, kurus es tur pievienoju, tur tie paši akmeņi un ietīšana, un katrs uz to pilnīgi citādi ķermenis vienkārši sauc ārā pilnīgi citas bildes, un vai tur kādam skaņas, un kas kuram, bet, jā, tad ir tā pirmais, kas man ir vairāk vai mazāk tāds rituāls, pirms tam ir noslīpēts, ko es daru ar sevi, kā, ja es jūtu, ka es neesmu tajā resursā, es labāk atceru, nekā es eju iekšā, tā kā spiežu sev cauri. Bet atkal tas, kas mani buksē un visu laiku, es nevaru tā kā izveidot tādu vienu, teiksim, tādu perfekto, joprojām šad tad mani atmet atpakaļ. Liekas, ka jau es tikko sapratu kaut ko, liekas, ka es tikko kaut ko atradu, kas man palīdzēs, ir tas, kas notiek pēc tam, kad cilvēks aiziet projām. Jo es varu tā sajūta. Ir tādi pāris cilvēki, kur man pajautā, jau esot perspektīvā tajā brīdī, kamēr mēs sežam, kā tu vari pēc tam izturēt, tā kā. Un tu man liekas, wow, tu saproti, tu saproti, ka nav, es dievinu, es mīlu, es absolūti, tas ir mans bērns, tas ir mans skolotājs, tas ir viss vai ne, tā kā tiešām, bet pēc tam ir, to es vēl mēģinu slīpēt. Man ir bijuši momenti, ka es vienkārši burtiski aizrāpoju līdz dušai, palaižu augstu ūdeni, lai es justu kaut ko, lai es atgrieztu, tā kā dabūtu ķermenī kaut ko, jo tā sajūta iekšā ir tāda, ka man tur ir viss kaut kas ieteikt. Pārģērbties, tikai ģērbt tās drēbes, tad tur ir sāles mērēties, ko es arī darījusi. Tikai tam iziet ārā no manis. Jo viņš pēc tam, ja es īpaši jau, ja man perspektīva no rīta, tad var būt gadīties tā, ka man tā atlikusī diena ir absolūti nelietojama. Es vienkārši sēžu tā šitā. Šis mans jautājums tūlīt visu šo sarunu pārvērtīs ļoti būvu, bet man tev gribas pajautāt, tu arī strādā ar kaut kādiem gariem, tu pielūdz kādu, tu pielūdz savu augstāko es, tu pielūdz kaut kādus palīgus, jo, labi, tu vari neatbildēt, tas var būt retorisks, bet arī pēc tam, jo es vienkārši esmu tā jutusies arī caur elpas sesijām vadot, jo tu tomēr saslēdzies ar cilvēkiem, enerģijām, visām viņu lietām. Un, ja tu beigās no tā visa neatkabinies nost, nepalūdzot, lai tas viss burtiski no tevis aiziet, tad tas arī var tev nākt līdzi ilgi un mežģīt tavu visu. Tur var beigties ļoti traki, bet tādā basic kaut kādā pamatā, vienkārši kaut vai arī, ja, ir daudzi, kas pat nejūt, varbūt līdz galam pat netic tam, bet tāpatās kaut kāda tā lūkšana,
kur tu vizualizē sevi kā tikai sevi, un kad nekas cits nav. Tas ir tā kā ļoti spēcīgs tools, bet vispār, tā sadarbība ar tiem kaut kādiem saviem palīgiem, tā ir ļoti vērtīga lieta. Ko darīt, ja tu to nedari? Bet, atgriežoties tad, pie tās perspektīvas, ir kaut kas vēl, ko tu gribi pakomentēt beigās par tiem sadarbību ar cilvēkiem? Sadarbību ar cilvēkiem, jā, bet garā ziņā tas ir baigi daudz atdot tiešām tas, ko es arī mēģinu tikai iedot parasti pati pēc tam, ka es sapratu, ko tas iedod, ir feedbacks pēc tam no tā cilvēka. Es sapratu, ka tas tiešām kaut kur ir palicis, ka tas vēl mutuļo. Un tā, kas iepriekš stāstīja par tām stadijām. Pirmais līmenis, pirmā stadija, teiksim, tā ir tā, ka tas sākās stadija. Tad ir otrā, kad tu tajā pirmajā līmenī tu tā kā to sajūti kā vēlmi, tad tu izdomā man uzrakstīt. Jo tāpēc, ka visam ir savs laiks, absolūti. To var sajust tur 2-3 gadus atpakaļ. Kas man arī cilvēki. Es jau sen, tur gadus atpakaļ par to domāju. Nebija. Un tad vienā brīdī viss klišs tagad. Un pieredzes laikā ir ļoti labi saprotams, kāpēc. Un es tā paldies Dievam, ka tu nebija pirms 2 gadiem. Tāpēc, ka perspektīva tik laba, kā viņa šodien, un tik daudz, ko es varu iedot. Caur to šodien, nav. Tad ir tā otrā, ka tu atnāc pie manis. Un mums notiek šī daļa, kura tiek pavadīta pie manis šīs 3 stundas. Tagad jau 3 stundas. Tās 3 stundas, kurās es tev apčubinu, parūpējos. Tiešām tur ļoti daudz rūpes. Ārkārtīgi daudz tādas ļoti pure, tādā formā rūpes. Es viņus saucu ārā. Tiešām tā, ka to baigi daudz arī baigi interesanti, ka to es baigi nesludinu un nerunāju par to arī ar cilvēku iepriekš, bet ļoti daudz atsaukšies, ka tādas rūpes cilvēks pieaugušais savā dzīvē, tā kā tīras rūpes, bez nekādiem pieaukumiem. Tad ir, bet tur ir visādi dažādi. Tad ir šī daļa, un tad ir šī jautājuma daļa. Kur ir šis jautājums, kurus iedod līdz šim cilvēkam. Un tad, ja tu izējot ārā pa manām durvīm, tikai turpinās. Un patiesībā tad sākās tad perspektīva atverās vēl citā vispār formā. Jo tas jautājums ir tāds, kurš tā kā, tie, kas zina, tie zina. Un tas jautājums tāds, ka, tā kā, ja tu gribētu, piemēram, es izstāstīšu vienu stāstu ar vienu sievieti, kur bija pie manis, un viņa man palūdza to jautājumu iedot, aizlocīt ciet, un iedot viņai līdzi, ka viņa mājās kaut kādā brīdī paskatīsies. Un viņa pēc 4 mēnešiem man uzrakstīja. Un viņa man uzraksta pēc 4 mēnešiem, un viņa saka, viņa stāsta savu stāstu. Viņa atnāk uz mājās. Viņa atvēra šo jautājumu, un viņa pieredze bija, pasakaini skaista, brīnišķīga. Neko nepasakot pa lielam, bet pieredze bija tiešām paceloša un patīkama, un viņa aiziet mājās, un tad viņa atver to jautājumu. Tas jautājums ir pilnīgi pretējs tam pieredzē. Tas jautājums rāda dusmas, nepatiku, kāpēc man ir tāds jautājums. Un saprotam, tur ir dažādos līmeņos šīs dusmas. Viens ir tas, ka kā var būt jautājums, uz kurus nevar atbildēt. Un otrs ir tas, kāpēc man nav atbildu šo jautājumu. Un jautājums ir gluži vienkārši. Tā kā vispār tādos, ja mēs plauktiņos liekam, šis varētu būt pozitīvais jautājums. Bet, redz, viņš ir radīt citas emocijas. Jautājums ir, kas tavu dzīvi padara īpašu. Un viņai šis visas emocijas vienkārši izlec ārā ar tādu, ka man vēmēs nāk no šī jautājuma. Tāpēc, ka man nav ko atbildēt. Un vēl vairāk vēmēs nāk par to, ka man nav, kāpēc man nav ko atbildēt, kurus atrodos. Tā kā šķietam likās, viss ir baigi forši. Bet pēkšņi es nevaru nevienu pateikt, nevienu vārdu šo jautājumu. Tas liekas tā kā, un tu nevari arī pateikt pateikšanas pēc, jo tu zini. Viņš tev neliks mieru, kamēr tu nepateiksi tā, ka tev ieklikšķi čīstajā vietā, ka tu tikko atradi savu atbildu uz to jautājumu, ka tu tiešām pasaki sev, un tu zini, ka tā ir tava patiesība. Neapstrīdam patiesību, vismaz uz to brīdi. Un tad 4 mēnešu laikā notika lietas.
dzīve gāja uz priekšu, viņi mēģināja to jautājumu ielikt dziļākajā sekcijā, bet viņš vienkārši tā kā nenoslēpjams, absolūti nenoslēpjams. To galvā visu laiku viņš atgādina par sevi kaut kādos momentos. Un tad līdz vienā momentā, vienā brīdī bija klikšķis, un viņa ejot pa ielu, viņai vienkārši iznāca ārā atbildi. Un tā atbildi šķiet, tā kā viņa stāsts man likās absolūti brīnišķīgs piemērs par to, ka tā kā perspektīva nebeidzās tajā brīdī, kad tu izēji ārā. Viņa tas jautājums tev tur kulsēs, viņš ik pa laikam atgādinās, līdz tu vari, un tam ir jābūt gatavam pirms tam. Tāpēc tai vēlmei jābūt no tā cilvēka. Un kas ir interesanti, ka cilvēki agrāk, laiciņā apakaļ, ka tie, kas ir atnākuši no sērijas, manam vīram vajag šito te vai ne? Un viņam vajag kaut kādu tādu, viņam patiks un tā, un tam vīram gribās aliņu un televizoru, viss. Un tas vīrs tiek pieaicināts, un man bija tiešām tāds posms, kurā es pēc viņš to baigi nokatu vai nost. Bet šie uzdāvinātie varianti, ja? Protams, ir viens tas, ka tu zini, ka tas cilvēks ir izteicis vēlmi, tu esi tā kā pamudinātājs, bet šie uzdāvinātie varianti, viņi nekad neatbild. Arī cilvēks, kurš viņi nekad neatbildēs uz to jautājumu. Viņi noliks malā, jo tas nav sācies. Nav laiks, jā. Nav sācies pirms tam. Tas ir tāds, tā kā tu ievelc to cilvēku iekšā, un viņš vispār tikai negrib nekādā veidā ar to procesu sadarboties. Pretreakcija varbūt pat vēl vispār. Un tie jautājumi paliks neatbildēti. Un tas nav ne labi, ne slikti. Tas vienkārši tā kā man liek izvērtēt to, kam es gribu veltīt šādu laiku cilvēkiem, kuri grib ņemt šādu laiku pretī. Jā, jo tomēr tā jau ir enerģijas apmaiņa, un ja tu dod, bet tu neko nesaņem, tad arī tur ir tāds, tā kā ar laiku jau arī tas vairs īsti nestrādā, jo tev jau arī ir vajadzīgs tas kaut kāds piepildījums no tā visa. Jā. Bet jā, tas daudz tādi forši punkti, ko tu minēji, jo es ļoti sasaucu arī ar visu to elpošanu somatiku, kas ir tas mans lauciņš, cik svarīgi reizēm ir vienkārši mūsu nervu sistēmas jau komunicē visu laiku, mūsu ķermeņi komunicē visu laiku. Un, manuprāt, tas arī, ko tu ar to perspektīvu rādi, kāpēc tie cilvēki saka par tām rūpēm un to, jo tas ir, kā tu izstrāvo savu enerģiju caur savu ķermeni, un tas ir, ko nolasa viņa ķermenis. Tu vari šeit sēdēt, tu man kaut ko stāstīt, bet tas, ko es no tevis tā kā dabūju, tas ir pavisam varbūt kaut kas cits. Tāpēc arī, manuprāt, ļoti ātri var cilvēki just, kuri cilvēki tā kā tiešām no sirds kaut ko dara, un kuri to dara tāpēc, kad ir trends vai stilīgi, vai es nezinu, par jebkuru dzīves sfēru, var just, vai tas cilvēks ir tā kā īstajā vietā, vai viņš to dara no sirds vai nē, jo tas mūsu ķermeņi viņi jau komunicē bez vārdiem visu laiku, un tu vari stāstīt, cik tu gribi, bet tu iekšā jūti, ka tur ir kaut kāds fufels. Un tā lieta par to integrāciju, man ļoti gribās par to parunāt, jo vispār es tagad arī to tēmu esmu bišķi pacēlus savā kaut kādā publiskajā vidē, jo manuprāt, kā arī tu saki, tas kas notiek pēc jebkura procesa, pilnīgi jebkura, pat arī, ja tu aizēji uz kaut kādu teātru izrādi, tas, kas notiek pēc, tas ir svarīgāk, jo tevī tas ir pacēlis kaut kādas emocijas, kaut kādas sajūtas, tevī tur maļas kaut kādas domas, un tev ir ar to jāpabūst, tev ir jādod laiks to visu vispār saprast, saprocesēt, salikt pa plauktiņiem, un tas ir tas, ko cilvēki negrib darīt. Viņiem liekas, ka pietiek ar to, ka viņi jau aizgāja. Viss tagad es pastrādāju, es izdarīju darbiņu un aizgāju, un es to novēroju arī elpošanā, jo īpaši, kad cilvēkiem paceļas visu šīs emocijas, pēkšņi sāk sāpēt galva pēc tam, un tas, ko viņi man saka, ir, es iedzeršu ibuprotīnu, un man liekas tā kā, kāpēc tu nāci, tā kā reku tavs ķermenis tev burtiski signalizē, ka kaut kas nav ok, tev ir jādod laiks savam ķermenim, šim sāpēm izrēģēt tās emocijas vai vienalga, kas tur ir, un tu to gribi vienkārši tā kā visu šito, ko tu izdarīji, tagad apēst atpakaļ, tagad nē, es to nelaidīšu. Un, manuprāt, ir tik daudz arī praktiķi un visādi cilvēki, kas vada visādas prakses un vispār visu kaut ko, bet viņi nerunā par to, ko tev darīt ar to visu pēc tam. Viņi neiedod cilvēkam nekādus tūlus, jo
varbūt, ka reizēm tev tie procesi ir tādi viegli, tu turpini dzīvot, viss ir skaisti un viss ir forši, bet varbūt reizes, kad tam cilvēkam tiešām ir traki un tiešām tā dzīve griežas uz riņķi un tiešām liekas, ka es nezinu, ko man tagad ar visu šito, kas tur tajā manā galvā tagad notiek darīt. Un tā sajūta var īstenībā novest vēl sliktākā kaut kādā pozīcijā. Tāpēc, man liekas, tiešām, kā tu teici, tā ir milzīga atbildība, kas ir tavās rokās. Tā ir milzīga atbildība, ko uz kaut kādu laika posmu tu esi apņēmusies turēt par šiem cilvēkiem. Un jā, cilvēkiem apzināties to, cik svarīgi ir pēc tam to visu reāli saprocesēt, jo tas prāts jau vienmēr mūsu gribēs viss es izdarīju, malacīts, tagad atkal ejam dzīvot, ejam iedzert aliņu, visu šito aizmirstam, tur uzpeldēja kaut kāda sāpe, nē, es to ignorēšu, nevajag šitam līdz labāk, jo būs tur jāraud un vēl kaut kas, un kļūšu vēl pa kaut kādu tur super emocionālo būtni, un tur viss slikti no sērijas. Un, jā, manuprāt, tā tēma ir tēma, par ko ir vērts pārunāt. Šis te integrācija posms. Un tā iemesla pēc arī, jā, jo jautājums pats par sevi. Viens ir tas, ka ir kaut kādi iekšējie resursi atbildēt uz šo jautājumu. Tiešām atbildēt, tā lai ir sajūta, ka tu esi atbildējis kaut ko. Un viens ir, ka tu pats to vari, šis jautājums ir tāds, ko tu pats vari pacelt, bet ir jautājumi, kuriem vajag varbūt palīdzīgu roku. Un es to vienmēr saku arī pirms tam, kad nevienmēr ka tur ir tik daudz neparedzamā, ka šīs perspektīva, kā man arī ļoti, teiksim tā, un zinātni balstīti cilvēki ir bijuši pie manis un viņu pieredzēs. Man ļoti patīk viņu feedbacks, jo tāpēc, ka man patīk arī kaut kāda struktūra. Protams, tur ir ļoti daudz tas gaisīgums, bet man patīk arī kaut kāda struktūra. Un tad ar viņiem kopā ejot šajā pieredzē, viņi vairāk var iedot no šīs zinātniskās puses, kas notiek, kas ar viņiem notic tajā momentā, un perspektīvas pieredze ir ārkārtīgi brīnišķīgs tools. Papildus, piemēram, ja tu jau ej uz terapiju, tad papildus paņemt šo, jo tāpēc, ka viņiem var pieskarties kaut kādai tēmai, ko tāds, teiksim, tā iziet cauri patiešo apziņā, tikt kaut kam iznākt cauri, un tas viss iznāk cauri simboliem, un tam visam vajag tulku. Līdz ar to bieži vien reizēm tas nāk caur sajūtām, kuras ir diezgan varbūt kaut kādā ziņā skaidrākas, bet reizēm nāk simboli ārā, un kuram vajag tulku, un tad vēl tas jautājums iedod vēl vienu tādu, tāda dimensija tai pieredzei, un tad, ja cilvēks jau iet uz kaut kādām praksēm un sevi izzina un vai iet uz terapiju, tad šis ir tāds vēl viens, kas palīdz izprast kaut kādu lauku, kas ir bijis tādā, tādā pelēkajā zonā. Tu saproti, ka ir runa par kaut ko, bet netiec vēl līdz tam klāt, tad tas var iedot tādu, gaismu iespīdināt tur, kam pieķerties, lai skatītos kā pavadienu. Tāda ir bijusi man pieredze ar tādiem cilvēkiem. Bet katrā ziņā vēl viena lieta, ka tas ir ļoti atbildīgi, ārkārtīgi atbildīgi. Tieši tāpēc šis es no malas tagad paaicināšu, man ir ar ļoti lieliem noteikumiem. Neteiksim noteikumiem, bet tāds kā ievads ir garš. Kāpēc varbūt nevajag. Es arī cilvēku, es tāpēc saku, ja tas cilvēks labāk pajautāt, jo tāpēc, ka man arī bijis, es gribu uzdāvināt, kur savai tur mazmeitai vai meitai vai kaut kur, es saku, aizēj pajautā. Pajautā, ja viņi gribēs, tad gribēs, un ir bijuši tā kā, nē, viņi tomēr nav gatavi vēl šobrīd. Ļoti labi, un es vispār visu cieņu, jo ir tiešām jāuzņemās arī pašam cilvēkam ļoti liela atbildība par to, kas nāk ārā, un arī ar to jautājumu, iespējams, ka tas jautājums pieskarās kaut kādai tēmai, kura nav jēga tikai par to runāt, ir kaut kas jāpadara bišķi citādāk nekā jau ir bijis. Un tad ir jautājums, kā darīt citādāk. Un tad tas vēl ir tā kā es kaut ko citādāk darīšu, tad jau es nezinu, kā būs. Un viss šis te, un ka tas prasa kaut kādu akšanu no cilvēku puses, un tādu tiešām tādu tā kā,
es esmu gatavs, kas nāks. Nu, tāds, es jūtos gatavs, kas nāks, tas nāks. Man ir arī gana daudz resursi. Un es gribu kaut kur pavirzīties. Es gribu šādā veidā, tā kā tu iekšējo dialogu kādu brītiņu veidot vai paskatīties, ko tas manī atver. Nu, tāda interese, nu, tāpat kā man perspektīva sākās ar tādu interesi, tad tiem cilvēkiem arī saka, man ir tāda interesīta, tā kā, es nezinu, kāpēc, bet man liekas, ka man to vajag. Un tad jau pēc tam arī ļoti skaidri pavarās, kāpēc tas ir bijis vajadzīgs. Un man ir baigais prieks arī par visiem tiem, kas man ir uzrakstījuši un teikuši, es pasties, ir jau pagājis tāds laiks, un pēc perspektīvas es izdarīju šito, un tas jautājums man liek saprast to, un tad tur vienkārši tāds pavadiens pēc pavadiena aizved uz kaut kādām pozitīvākām pārmaiņām, jo tas ir noteikti tas nodoms un sākumā ir par to, lai tā cilvēka pieredze būtu patīkamāka, vieglāka un kas ir tas, kā tur nokļūt. Un tad reizēm ir tas ceļš arī tāds grumbuļains jāiziet. Jā, man vienkārši atnāca tāda ainiņa, kur tāda priecīga meitenīte, un es tur aiziešu, dabūšu smuku bildīti, pagulēšu, un tur kaut ko pajautās, un tad beigās attopas tādā tā kā, kuras vispār esmu kaut kādā virpulī, tur nādo iekšā, kas notiek, pavarās jaunas, visādas šķautnes. Bet es domāju, varbūt mēs varētu, tā kā, ja jūs gribat iet pie Lindas, sagatavojieties. Bet kur ir tava superīgā grāmata, man viņa ir jau tāda bišķiņē pabružāta. Bet es domāju, ka mēs varētu atvērt kaut kādu jautājumu. Tu taisīšos te laivas, kur tu uzdevi citiem. Kur tagad tu esi iekļuvusi pati, varēsi pateikt stop un paskatīsimies. Jā, tu droši arī neskaties. Kas seko pēc skumjām? Pasīsimies, kā atšķirās tās atbildes. Man liekas, ir tādi jautājumi šajā grāmatā, kad es uz viņiem pati atbildēju, un tas ir tas, ko es aicinātu piedzīvot daudzus. Ka ir kaut kādi jautājumi, kuri kā tāds, uz visiem viņiem tajā brīdī man likās, ka es atbildu tā, kā es domāju, bet ir kaut kāda, kas tā kā saprot, ka viņi ir mainījušies. Dzīve ir gājusi uz priekšu, un manas pārdomas vai kaut kas ir citādāk palicis. Bet ir kaut kādas tādas stabilas lietas, kuras liekas, ka jā. Un tāpat ar šo jautājumu, kas seko pēc skumjām ir atvieglojums. Un tad, kad ir tās skumjas izdzīvot, pēc tam ir tāda saldana garša atvieglojums. Un atkal tas ir tas, kā mēs sākumā pieskārāmies par tiem momentiem, ne tikai tā upuru pozīcija un visas šīs emocijas, bet reizēm, kad ir itīgi skumji, un es tā kā racionāli nesaprotu, kāpēc man ir skumji. Vienkārši sieviete. Un šķities varianti. Es viņu pilnīgi eju tam, tā kā ielaižu un tieku līdz tam skumju centram. Un tad, jo es sevi reizēm redzu kā tādu, vizuāls esmu, ka man ir skatuve, un tad, ja uz skatuves un pie mikrofona kāpj tikai fun Linda, tad visas tās emocijas sāk, tāds kā, come on, es arī gribu mazliet paņemt mikrofonu. Un reizēm tā kā jāiedod uz mirklīti, un es viņai iedodu. 2 minūtes. Un es viņai iedodu to mikrofonu. Lai visu šovu nesapojat. Un es vienkārši padzīvoju tajās skumjās, jo viņas nav bieži. Jā. Man personīgi vismaz nav bieži. Un pēc tam ir tiešām tāds atvieglojums, tāda laba sajūta, tāds apcerīgs esi, man liekas. Tur tie dzejnieki dzimst. Un visi tie mākslinieki, un viss tāds dziļais. Jau viens skumjas ir tāda dziļā lieta, bet viņa nav ļoti bēdīga. Viņa vienkārši tā kā protams, skumja var būt par visu kaut ko. Tur var miksēts tās sajūtas būt skumja. Tur par kaķīti, kurš vai sunīti, kas ir aizgājis, vai kādu radinieku, tur jau ir sērs un vispārējais. Bet tad saku, no manas pieredzes, tās manas skumjas reizēm ir parasti pirms cikla. Un tad ir tas sieviešu, tas moments. Sēd un tāds. Tik bēdīgi, tik skumji. Un par ko racionāli prāts vispār nevar izdarīt. Vienkārši viņi tāds, labi, tagad būs skumji. Lai ir. Un reizēm ir forši skumju laikā arī kaut ko padarīt. Ja viņas nav paralizējošas. Bet jā, pēc tam, pēc skumjām sako, man personīgi ļoti labs atvieglojums. Tāds tā kā, saulrietis parādās, saulēkts.
Saulriet, saulēkts. Tad skaists moments pēc tam. Es klausījos vienu interviju ar vienu mūziķu, un tur viņš teica, ka mūziķiem pa lielam visu laiku ir jāiet cauri kaut kādam tur skumju periodam, lai tās dziesmas rakstītos. Nu, kad, bija tieši interesanti, kā viņš teica, kad nevar ieiet tādās labās attiecībās, kad viss ir skaisti un baigi labi, jo tad nav par ko rakstīt. Jo tu tā kā... Nu kā, dzīvē viss ir skaisti, gribas dzīvot dzīvi, piedzīvot, visu kaut ko darīt. Nav laika rakstīt. Nav tā kaut kāda, kas ir jāizliek tā sāpe vai kaut kas. Ir vienkārši jādzīvo dzīve. Un tāpēc, laikam, viņiem tur tā dzīve, ne visiem jau, bet kaut kādai daļai ir tā, ka tas ir tāds rough road, kā saka. Jā, tāds labs arī tiešām stāvoklis, ļoti radošs stāvoklis. Tu esi tajā dzīslās iegājis un tā teikt nāk ārā un tev gribas izlikt to dvēseli ārā. Jā, tāpēc es varu pilnīgi iedomāties, ka skumjas ir ļoti radošas. Ja uz viņām tā paskatās un ja viņas tā laika pa laikam, ka viņas atnāk ieliež iekšā. Bet viņas bieži vien jau viņas ir miksētas. Ar dažādām citām tur dusmas nāk klāt un tad tur. Jā, labi, šis bija tāds vieglais. Paskatīsimies, kas vēl nāks. Tu neskaties, tu jau pēc bildītēm droši. Stop. Ko tev nozīmē drošība? Tad tu jau kaut ko garāk esi par vienu teikumu uzrakstījis. Es neatceros, ko es tur atbildēju. Ko man nozīmē drošība? Par drošību vispār runāju, domāju kaut kur nesen. Man liekas, ka drošība ir absolūts lielisks man personīgi, tieši domājot par savām attiecībām. Interesanti, ka mēs, ka tev šis jautājums, jo tu jau stāstīji arī par to visu tavu ceļojumu, ka tev bija tas jautājums. Jā. Vai, ka tu gribi vienkārši justies droši. Tā drošības sajūta, jā. Tāpēc es pilnīgi noteikti, ka viena no vajadzībām manās attiecībās ir justies droši. To es skatos uz Magnus un es domāju, ka viņš pilnīgi absolūti viņas atradusi tiešām sākumā noteikti. Kaut kādā tādā pamatvajadzība viņš man ļoti, ļoti nodrošina to, ka es zinu, visās sfērās, absolūti visās arī no tā, kas var uzticēties. Viņam man nav tāds, tu aizies uz DJ setu, kaut ko. Tā kā absolūti tāda drošības sajūta, jā, par to, ka viss ir kārtībā tajā, jebkurā jautājumā, kas ir tāda fundamentāla attiecību ziņā. Bet drošības sajūta, jā, līdz ar to priekš manis drošības sajūta ir tāds pamats, lai es varētu, teiksim tā, lidot kaut kur savā universā un darīt savas lietas un tiešām iet savu ceļu. Jo arī, mēs par ceļu iešanu jau sākumā runājām, tā kā, ja tā drošības sajūta un tu neesi paēdis un tev uz galda nav ko likt ēst, tev bērni kāds tur iet savu ceļu, kāds tur uzņemties vēl drosmi un kaut ko, tev ir tā kā fundamentāli jānodrošina savas pamatu vajadzības, un kad viņas ir nodrošinātas, tad var ielaist iekšā kaut kādas domas un tiešām pieķert tam, kad, es īstenībā varētu, jā. Līdz ar to tad man noteikti drošības sajūta nozīmē tāds ļoti labs, stabils pamats, lai es vispār varētu kādam ne tikai darīt to, ko es daru, bet vēl kādam ar to palīdzēt, vēl kādam to, ko iedot, ja es pati jūtos droši. Ja man pašai tur viss ir šitā viss ir uz jautājumu zīmes, un es nezinu, kuras rītdien no rīta būšu, vai man būs jumts virs galvas, tas ir viss, par ko mans prāts, kā viņš tiek nodarbināts un sajūts, un tāds stress un vispārējais, bet līdz ko tas ir vairāk vai mazāk. Drošība, protams, arī ir ļoti, ļoti, tāda, kā jau pēc visiem pasaulē, pasaulē esošiem notikumiem tā kā drošība jau nav nekas apsolīts un pašsaprotams, ka tā jau arī tāda, viņa vienu dienu var būt un otru dienu viņa var nebūt. Tāpēc, jā, arī tas ir tāds aspekts, ka drošība šodien nenozīmē, ka man drošība ir rītdiena, kā es viņu saprotu. Ja man viņa nav varbūt tāda prioritāte šodien, jo man viņas vienkārši ir un es esmu pie viņas jau kaut kādā ziņā apradusi, bet kaut kur jau tur tāpat Linta saka, atceries to soliņu tajā Londonā tur.
ka ir kaut kāda piesaistam, ka tas nav pašsaprotam. Jā, bet tev nav atkal tā sajūta, ka tu zini, kas ir zemākais. Tu atceries to soliņu, ka bācies izdzīvoja tur, tad arī tagad es izdzīvošu. Kas ir sliktākais? Labi, Latvijā ziemā uz ielas būtu stulbi, bet vasarā jau var izdzīvot kaut kādu periodu. Jā, tādā ziņā es nedomāju, ka man rokas tomēr, man nav baila darba absolūti. Ja man vajadzēs, ja man nāksies tā, ka es nevaru ar to, ko es daru, nodrošināt šīs pamatlietas, un man nāksies kaut kādā brīdī dzīve, zini, viņa ir joks spēja visādi spēlē. Vajadzētu meklēt tādu 9 to 5 darbu, vai ne? Tad man jau absolūti, es viņu darīšu tieši tikpat rūpīgi, brīnišķīgi, un es viņu iemācīšos ļoti daudz, un tas arī tāds, tas vienkārši man, ja tu dari to kārtīgi. Bet es, protams, ieguldīšos tajā, lai man nevajadzētu tikai tāpēc, ka man ir slinkums vai neticība sev atgriezties kaut kādos tādos darbos, tikai lai nopelnītu naudu. Bet par tādu drošību runājot, es saku, ka tie pasaules vienkārši tie notikumi apkārt, liek paskatīties uz to, ka, protams, ar cerību uz to visu labāko un foršāko un ka viss ir kārtībā, bet neviens jau reizēm tie, kas bēg no valstīm, kuras ir apdraudētas un kur bumbas krīt uz mājām, neviens jau no viņiem, viņi jau arī dzīvoja dzīvi, domādam, ka viss ir kārtībā. Tas notika vienā mirklī, pa lielam nevainīgi cilvēki. Ir ļoti daudz no tiem. Un tad ir tas drošības sajūta. Tas jautājums ir tāds diezgan tāds sensitīvs. Un viss, ko tu meklē, lai tavai ģimenei būtu viss kārtībā. Tāpēc no tāda skatu punkta es tā vienkārši skatoties, mācoties no tā, kas notiek apkārt, saprotu, cik labi es reizēm arī esmu savā dzīvoklī un saku, ak, Dievs, cik labi vienkārši man ir telpa, man ir virtuve, es aizslēdzu turtiņas, un es varu arī neaizslēgt, un man ir diezgan tāda droša tā māja, un tāda laba sajūta, un nav nekāds apdraudējums. Man nav tāda sajūta, ka arī mēs dzīvojam tādā valstī, kurā Dievs dod, lai tā arī paliek, bet es nejūtu apdraudējumu uz ielas. Es varu vakarā nākt mājās. Protams, kā sievietes, tieši mēs ar draugu runāju, man liekas, ka visam sievietēm tāds jau iekodēts tas, ka tu, vismaz man zināmajām, ka tu esi tāda mazliet piesardzīga. Vakarā tu nāks kaut pa to ielu, kur tu 15 reizes jau 1000 esi gājusi, bet tā kā piesardzība mazliet ir tāda. Tad, jā. Bet vienkārši man bija nesen gadījums Frankfurtē, kuras gāju pa ielu un nācās bēgt. Un tā bija pilnīgi parasts vakars, ļoti busy iela, šķietam nekas nevarēja notikt, bet es jūtos tik ļoti nedroši, tāpēc, ka es negribēju apsāties noskaidrot, kas šiem 40 plus gadus vecajiem vīriešiem, kuri ir sadzēruši salu, un noteikti nav eiropieši, kas viņiem ir man sakāms, ka tā kā ir redzami, ļoti labi redzami, ka viņi nav absolūti draudzīgiem nolūkiem un skrien pakaļ un kaut ko tur. Un tas arī tās ir tādas lietas, ka justies droši ir tiešām tāds ļoti labs pamats, uz kuru vispār būvēt. Jebkuras pārējās domas, jebkuras pārējās tas lidojums uz galvā. Tur ir uz ko atspērties un darīt. Iet savu to ceļu. Jā, man šeit domas dalās, jo es kaut kādā ziņā jūtu to, ka mēs jau paši piesaistam tos visus apstākļus arī. Un kaut kādā ziņā nevelti mēs dzīvojam šeit, kur ir miers, un tie cilvēki dzīvo tur, kur tas miers nav. Un ka tas viss arī nav tāpat vien, un tas nav pašsaprotami, un ka mēs kaut kādā ziņā esam to izvēlējušies apzināti vai neapzināti, dvēseliski vai ar savu prātu, bet, protams, tas neattaisno kaut kādas tās kara rīcības un visu to, bet arī var arī ieslīgt šajā domājot, ka Dievs, cik viņiem žēl. Un, protams, ir žēl. Protams, manā ideālajā pasaulē nekas tāds nenotiktu, vai ne? Un viss pasaule dzīvotu skaisti un mierīgi. Bet
Jā, kaut kādā ziņā manī ir tā sajūta, ka viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Un acīm redzot, šīm kopām, šīm grupām ir jāiziet cauri tam, kam viņi šobrīd iet cauri, lai arī cik skarbi tas būtu. Un es, diemžēl, nevaru izglābt visu pasauli, izdziedēt, lai kā es to gribētu. Bet arī pieslēgties tam tik ļoti. Tie cilvēki, kuri iekšēji jūt, ka viņi var kaut ko mainīt, vai ar to, ka viņi par to runā, ka viņi... Sorry. Es likās tik rēcīgi, es nevarēju. Bet, atgriežoties pie šī nopietnā temata. Ja tev ir tiešām tā sajūta, misijas sajūta, ka tu vari kaut ko mainīt ar savu podcastu, par to runājot, vai vācot kaut kādus tur ziedojumus, vai kaut ko, go for it. Bet es personīgi nejūtu, ka es kaut ko varu... Man pat nav, man tā enerģija uz turieni neplūst, līdz ar to es neuzskatu, ka man arī tajā ir super jāiedziļinas un jāieciklējas, jo, kā jau mēs runājām sākumā, es redzu, ka es esmu šeit kādu vēseli atnākusi dzīvot to savu dzīvi un piedzīvot to savu. Tas nenozīmē, ka es esmu vienaldzīga un ka man ir vienalga un ka es tam visam piekrītu vai atbalstu vai ko galīgi nē. Bet vienkārši es redzu, ka mēs katrs esam uz sava ceļa, katram mums ir savs mērķis un ne visiem ir par to jādomā un ne visiem ir par to tur jāiedziļinās. Bet tas, ko es minēju, ir tas, ka šie notikumi, kas notiek pasaulē un kurš es redzu kaut kur vairāk vai mazāk, neskatoties tāpat tur sastopies agrāk vai vēlāk, tie notikumi, es to neskatos ar tādu žēlumu, tas ir tā, kā tas ir, un vairāk ir to, ka ko es varu darīt, ir resursi, nav resursi, kaut ko, ne par to tēmu, bet vairāk par to, ka, tātad paskaties, tā drošība nemaz nav, mēs runājam par drošības jautājumu, tātad tā drošība nemaz nav tāda, visiem visu laiku apsolīt. Neviens jau arī nokļūstot viņu pozīcijā, ja kāds man nāks un teikt, tu garīgi, vai nezinu, kā tu tur esi izvēlējies, un tas ir tas, kas ar tevi ir jānotiek, tas jau viņiem maizi uz galda neuzliks, tas jau viņiem neradīs mierinājumu tajā brīdī. Mēs varam par to runāt. Mums ir drošība, mums ir šīs lidojums galvā, kur mēs varam secināt šīs lietas, kurās mēs varam iedziļināties, kurās mēs varam reflektēt, paņemt kaut ko priekš sevis vai kaut kādā veidā apviļāt dažādas filozofijas par to, kāpēc ir tā, kā ir. Bet esot vienkārši tajā visā iekšā, šīs drošības nav, līdz ar to tur ir vajadzība nodrošināt tādas fundamentālas lietas, pirms sākt pēc tam skatīties atpakaļ un domāt, vai tas bija... Kāpēc tas ar mani notika un mēģināt veidot šādus secinājumus. Tieši tāpēc atkal, runājot tieši par šo jautājumu, ko nozīmē drošība, tas ir tāds pamats, lai es varētu šeit sēdēt un tā brīvi runāt ar tevi šajā podkāstā par visām šīm tēmām, jo tāpēc, ka man pamatā ir drošība. Es šodien varēju atnākt, jo tāpēc, ka man būs vakarā, ko uz galda uzlikt. Man būs, kur pēc tam aiziet tur mājās un tā, bet visticamāk, ja es būtu uz tā soliņa tur tā kā tur gadus atpakaļ, man tas podkāsts būtu tāds prasīt, vai tu man samaksās par šito. Es tev iedošu pacerties kakao. Jā, redz, man tas būtu es mēģinātu atrast iemeslu, vai, kāpēc man vajag, lai es kaut ko nodrošinātu šo laiku un izmantotu to, ka man, Par to es no tā atspēros, par to, ka šie notikumi apkārt atgādina par šo drošības jautājumu, ka man viņš ir, un tāpēc es varu darīt to, ko es daru, tāpēc es varu turpināt darīt. Viņam, protams, var būt ļoti paralizējuši, ka nav nekam jēga, pasties pasauli brūk un jūk, un viss ir slikti, bet var arī būt ļoti iedvesmojoši. Okay, par cik mums Edgars jau brīdina, ka mums ir laiks drīz beidzies. Cik? 15? Okay. Tad mums ir pēdējais jautājums un viens tev Ieva Ozoliņa. Jā.
Gribu tev nodot sveicienu. Tad pēdējais jautājums no Egijas. Kā tu atrodi spēku un ticību savam ceļam, kas šķiet brīvs un atšķirīgs no ierastā stereotipiskā 9 to 5? Nu, kaut kur jau pieskārāmies, kā tu atrodi spēku un ticību savam ceļam, kas šķiet brīvs un atšķirīgs. Spēks un ticība jau nerodas no tādas ilgais. Tas ir sākot, turpinot, visu laiku būs kaut kāds atmetiens atpakaļ, ka es saku, tur reizēm ir tas čīkstils ienāk iekšā, reizēm tas upurs ienāk iekšā, ka man tur kaut kas nav, vai man tur, lai gan man viss, tā kā viss ir, bet viņš reizēm ienāk iekšā, bet tad atkal, tikai tāpēc, ka jau esmu jau kaut ko darījusi, atnāk pieņemsim kaut kāda atsauksme, kaut kāds feedbacks, kaut kāda ziņa no cilvēka, kurš bijis pie manis. Un pēkšņi tā kā pasaka, kaut kādas savas sajūtas vai savu pieredzi pēc tam, un es izlasu, un man liekas tā, ok, kaut kāda jēga no manis tomēr ir. Skaidrs. Tad es vispār tie ir mēli, ko es domāju, vai viss ir kārtībā. Vai arī izdarīts darbs līdz galam. Kaut kas, ko es esmu uzņēmusies no sākuma līdz beigām izdarīt līdz galam, un tad rodas tā uzticība, ka, ok, ja es kaut ko uzņemšos, tad es kaut kā to arī novadīšu līdz galam. Ja ir ļoti daudz lietas, kas netiek izdarīts līdz galam, tad man nav ticība, ka es nākamo, ko es paņemšu, es to novadīšu. Un, protams, arī godīgi pret sevi reizēm ir tāds, ka tā kā kaut kas ir primārāks, šito es nolikšu malā, kad būs, ja būs, tad es viņu pabeigšu. Īpaši jau kaut kādiem darbiem, gleznām vai kaut kādiem projektiem, bet tur arī rodas tā ticība. Kad kaut pamazām izdarīt lietas līdz galam. Un arī tas, ka tā drosme, es saku, man tā nāves pieredze bija tik tāda, ka es vienkārši saprotu, ak, mans Dievs, es taču vienu dienu nomiršu. Un ko tad? Ko tad? Tā kā visi tik ļoti satraucās par sevi. Visi jūtas ļoti līdzīgi patiesībā. Katram kaut kāda savu līniju, bet pa lielam, ka visi jūtas ļoti līdzīgi. Visiem ir viens un tie paši jautājumi. Visiem ir ienāk man pie perspektīvu durvīm. Pa lielam tā kā viena un tā paša tēmas iet cauri. Un tas ir tāds, ok. Vienkārši ir atšķirība no cilvēkiem, kas kaut ko dara ar to, un tā pats spiežās pretīm tam lielajam, es nevaru, kāds par mani padomās tagad, vai kaut ko, vai ir tāda, vai tas tev paralizē, vai tu saproti, ka, ok, tas būs vienmēr skaidrs, man liekas, ka kādreiz tas beigsies. Tas iekšējies, tas visu laiku, kāpēc nedarīt, kāpēc tu neesi gan labs, vai pasties ir apkārt labāki, un tā forši, ka apkārt labāk ir, no kā paņemt. Jā, šits man pašai arī turpina nāk, kad es satiekos, es kaut kādu cilvēku uzliku savā iztēlēs kaut kādu piedestālu, viņš tur kaut ko ir sasniedzis, es ar viņu sadraudzējos, es saprotu, viņš iet cauri visam tam pašam sūdeni, tā kā mēs, un varbūt pat vēl vairāk, bet tā kaut kāda tā āršķirīgā, viss tas ir uzburts tik skaisti, un tad es atkal kaut kā iedarbojos ar citiem un nākamo to, kurš man ir uz tā pedestāla satieku, un es saprotu, ka viņš atkal, un tāpat to dzīvi ejot, saprotu tiešām, kā tu saki, ka mums visiem ir kaut kas, katram tur ir sava tā tēma vai kaut kas, bet mums visiem ir kaut kas, kas notiek, un tas ir normāli, un tas tā ir, un tas visticamāk, ka tā vienmēr arī būs, un tas ir laikam par to vienkārši, cik mēs apzināti pie tā pieejam, cik daudz mēs tajā ieslīgstam, cik daudz mēs tur to visu uztaisam par ziloni vai ne, un tam līdzīgi. Bet pa lielam jau visiem viss notiek. Vai kaut kas notiek, kas ir jārisina, kaut kādi pārdzīvojumi, piedzīvojumi, traumas un tā tālāk. Tieši tāpat arī, jau vairāk darot, arī tā balss un tās visas tās šaubas, viņas jau nekur nepazūd. Viņas vienkārši kļūst atpazīstamākas. Es to jau zinu. Jā, man liekas, tu arī tā kā uzbūvē tādu tā kā jau savu kaut kādu to līmeni, kur tu jūties tik pārliecināti, kad tu jau viņus tā kā sāc bišķi mazāk dzirdēt. Tu tā, man tas ir mērķis, es eju daru, tu fokusējies uz to, ko tu vari darīt, varbūt vairāk nekā uz to, kāpēc to nedarīt. Jo sākumā tas ir tā kā otrādāk, tu atrodi visus iemeslus, kāpēc to nedarīt. Un tad ar laiku tu sevi kaut kā uztrenē uz to, ka, bet
kas tad notiks, ja es to izdarīšu, un ja es izgāzīšos, vai man nesanāks. Nu, nekas jau īstenībā nenotiks. Tas tiešām visiem ir vienalga. Atpakaļ ceļš vienmēr, jā, un īstenībā cilvēki to šitā aizmirst sekundē, arī tos lielos fails un visus paskatāmies globāli, ka ar kaut kādām tur milzu slavenībām kaut kas notiek, cik tas ilgi iet, mēnesis, Ja ir bail no šī visa tik ļoti, ka neko negribas darīt, tad varbūt arī nevajag. Varbūt jāsadzīvo ar to, ka ir ok arī dzīvi nodzīvot, nepamēģinot. Tu taču vari nodzīvot dzīvi, nepamēģinot, kas ir to savu ceļu iet. Jā, un šis ir īstenībā super eksperiments. Tā kā dzīvo nost, bet tad tiešām nesūdzies. Jā. Absolūti nesūdzies un nemeklē atbildes uz tiem jautājumiem, kur iekšā, kā būt, ja būt. Tikai tu to vari uzzināt, izdarot. Mēģinot kaut kur. Nav ne receptes. Mēs neesam piedzimuši. Tiešām visas grāmatas ir tikai viena cilvēka kaut kādu pieredzi. Nav tāds recepts par to, kā būs tieši ar tevi, ka tu darīsi tieši to un tieši tā, kā tu to darīsi. Tu to var tikai izdzīvot. Un ja to negribās, un ja ir bail no kritikas, ja ir bail no šitā visa, tad dzīvo nost vienkārši, absolūti nesarežģītu dzīvi, bet tāpat būs sarežģīta. Jā, bet tas ir labs points. Es esmu dzirdējis no vairākiem mentoriem arī, kuri saka, ieliec sevi ritīgās galējībās, pamēģini padzīvot posmā, kur tu vispār nedari neko. Un kā tu jūties pēc nedēļas jau 2, 3 mēneša? Un tad ieliec sevi superīgākajā egoismā, kur tu dari tikai, ko tu gribi. Tu atļaujies tur visiem teikt, ko tu domā. Padzīvo, kā tu jūties, kas tevi izlien ārā tajā posmā. Un tad caur visām šīm galējībām saproti, kas tad ir tas tavs, tas vidusceļš, kas strādā tev vislabāk. Jo bieži vien mēs jau baidamies vispār Dievs, es kaut ko par daudz pateikšu, tas domās, ka es esmu egoists. Padomā, pamēģini iekāpt tādā ritīgā egoismā, kur tu tikai. Un es esmu arī pati uz sevi to paeksperimentējusi, un tu īstenībā saproti caur visām šīm galējībām, kad īstenībā jau tiešām tie cilvēki tevi redz pilnīgi kaut kā citādāk. Un viņi beigās tāpatās to uztvers kaut kā pilnībā citādāk, nekā tu to esi iztēlojusies. Bet noslēdzot, man gribas drusku pieskarties tavam projektam, kas tev tagad top izstādēm, tavām gleznām. Varbūt tu vari drusciņa īsumā ieskicēt, cik tu gribi runāt par to, kas tas ir, un kā cilvēki tajā var iesaistīties. Jā, tad es taisu 12 darbus, kurus es izlikšu dažādās lokācijās, un šos darbus es taisu teiksim tā, par pamatu ņemot jau to esošo vietu. Tātad vietā ir kaut kāda tur kafejnīciņa, vai tas ir kaut kāds muzejs, biblioteka, showrooms. Vienalga, tad tas vēl atklāsies. Es vēl meklēju visas tās vietas, bet par pamatu ieejot jau telpā un wow, šeit jau cilvēks ir bijis un pielicis savu pirkstu. Tur ir kaut kāda atmosfēra. Un es paskatos, ko tā telpa jau nes, kas ir tās telpas raksturs. Un mēs ar šo cilvēku, kuram šī telpa pieder, vai viņš viņu apdzīvo, vienojamies par vietu, sienu konkrēto, kurā darbs tiks izlikts. Tātad savā veidā es meklēju dažādas sienas, dažādās vietās, kurās es izlieku darbu, bet šīs darbs tiek taisīts par pamatu. Es ņemu, tā kā es tikko stāstīju par krūzītēm. Tātad man ir iedot šī telpa, es ņemu šo toni, iespējams, vai kaut kādu, kas ir komplementējuši, kas piestāvēs. Pēc skatos, kā es varu to telpu, šīs telpas filozofiju, visu, kas jau tur ir ienests iekšā, pārnest savā rokrakstā uz audekla. Un tad šie darbi tiks izlikti šajās 11 lokācijās. Un apskatot katru šo lokāciju, viņi būs dažādās Latvijas pilsētās, apskatot katru šo lokāciju, iespējams, kaut kur būs pirmā vieta, kur viņš ir bijis pirmo reizi, jā. Un ja tu apskatīsi visas šīs 11 vietas, tad tas 12. darbs ir tāds secret darbs,
kuru es nosūtīšu šiem pirmajiem. Es vēl nezinu, cik konkrēti cilvēkiem, bet pirmajiem cilvēkiem būs numurēts tāds tā kā posteris, prints. Un šis darbs tiks aizsūtīts. Tātad, ja tu būsi redzējusi visas vasaras garumā, visas šīs 11 vietas, tad tas 12. darbs tiks tā nosūtīts. Tad tu viņu varēsi redzēt pie savas sienas. Un tas būs tā kā, tiks turēts noslēpumā un tikai priekš tiem, kas būs apskatījuši visas tās vietas. Jā, ilgākā laikā. Tas, protams, nav jādara vienā dienā. Šās beigas izgriezīšu, lai... Ilgākā laika posmā, jā. Super, es jau nevaru sagaidīt, jo man liekas, vispār tagad es novēroju, kad Lovers and Trees taisa tos visus treasure huntus, kas ir ritīgi krūts tas notikums, jo tu tiešām aizbrauc uz vietu, kur tu varbūt nekad neesi bijis, tu ieraugi, kā es atklāju Garkalnas mežu. Man likās, wow, es tā kā te Rīgas Sigulda visu laiku braukāju tajā mežā, nekad neesmu bijis, un tur tik skaisti pastaiga vieta. Tāpatās arī ar tiem taviem projektiem es ticu, ka cilvēki atradīs vienkārši krūtas vietas, kur viņi nekad mūžā nav bijuši, kas varbūt atkal viņus savedīs ar kaut ko kopā, jo man bija tā, ka tajā Garkalnas mežā mēs tur meklējām to lapiņu, satikos ar kaut kādu random meiteni, sākām ar viņu runāt, izveidojās kontakts un nodibinājās kaut kāda tāda, varbūt es neteiktu draudzība, bet vienkārši mēs tur Instagramā vienu ar otru sasekojāmies un savu veidu kaut kāda draudzība jau tā bija un es nezinu, kur tā mūs vai ne, tas viss novedīs un tas pats arī ar tām tavu to projektu, jo iespējams kāds aizies, kuram būs jāstiek tieši tas cilvēks, kas tur strādā, un ka tas īstenībā tu esi arī kā tāds tools, caur kuru cilvēki, šeit ir tas, kad mēs visi esam viens, un tu vienkārši palīdzi tiem citiem nonākt tur, kur viņiem ir jānotiek, un tad, kad tu ieraugi to lielo bildi, tas liekas tā kā, wow, un tajā mirklī, ka tev liekas tā kā, ko es daru, kāpēc es te zīmēju kaut ko kā no šitā visa jēga. Tad liekas bāds, bet tam ir ritīgi jēga. Un tāpēc, man liekas, es aicinu vienmēr cilvēkus tā kā rakstat Lindai, ja jums kaut kas tāds ir noticis. Rakstat man, rakstat tā kā jebkuram, kurš jums kaut ko ir iedevis dzīvē, lai jūs nonāktu kaut kur. Jo tie ir tie stāsti arī cilvēkiem pēc elpas sesijām. Es saku, rakstat man, jo tas ir tas, kāpēc es to daru. Jo, ja tev to nevajag un ja tev nav nekādas pārmaiņas un tev nekas nenotiek, tad kāda tad ir tā jēga no tā procesa, vai ne? Kā tu zinās, ka tas kaut kur aizskan tālāk. Jo tā jau ir tā tava motivācija, ka tu redzi, wow, šim bija jēga, šim visai enerģijai, ko es te ieguldīju, tam patiešām bija jēga. Un tad, kad mēs pastamies to no tās lielās bildes, liekas, wow, cik dzīve ir reāli maģiska un cik tās visas miedarbības beigās ir tā kā, mind-blowing. Un tie ir tie mirkļi, kad tu saproti, ok, šī dzīve ir kaut kas vairāk kā tikai tur, viss, ko mēs redzam, tāds kaut kāds tas, es pat nezinu, kā to izskaidrot, bet, ka tas viss tiešām ir tā kā rāda filmās, ka tu tur, es zinu, kaut kādi tie punkti savijās, tur tas ar to un to un to un to un to, bet, tā kā to pat nevar izskaidrot, bet tas nav prātam vienkārši saprotam, kā tas viss strādā, bet tas ir tas, kāpēc, man liekas, kāpēc dzīve ir interesanta un cik interesanti ir atskatīties uz to, kā vispār tu pats savā dzīvē esi kaut kur nonācis, ka toreiz satiku to cilvēku, dēļ viņa es tur satiku to, un tas cilvēks man noved vispār kaut kur tur. Un man tik bieži ir tā, ka es uzrakstu kaut kādiem cilvēkiem savā dzīves posmā pateicību par to, ka paldies, ka tu toreiz man uzrakstīji un ka mēs satikāmies, jo dēļ tā es esmu satikusi to un es esmu tagad nonākusi šeit. Un tie ir tie mirkļi, kas man dod to sajūtu, kad vispār neviens cilvēks neienāk manā dzīvē tāpat vien, kad visticamāk viņš šeit ir, lai kaut kādu kodiņu, kaut kādu informāciju, kaut kādu sēkliņu iesētu, vai tas ir ar saviem vārdiem, tur pasakot kaut kādu domu, kas man ir triggero un izsit vispār, vai tiešām kaut ko ļoti skaidri pasakot, vai ar savu kaut kādu imidžu un tēlu, vai jebko, bet tas viss ir tāds... tā dzīve ir tā kā tu lasi kodus, tu lasi visu kaut kādus signālus un zīmes, un tad tas paliek ritīgi interesanti. Tā kā, paldies tev, ka tu biji daļa no šī.
Un es ticu, ka arī caur šo projektu cilvēki kaut ko paņem. Un tāpēc arī man ir tik ļoti svarīgi, ka jūs rakstat un jūs dalaties un jūs komentējiet, un jūs miedarbojieties, jo citādi liekas, ka nevienam to nevajag un nav nekādas jēgas. Tāpēc tie komentāri, kas ir, tie ir vienmēr tie, kas dod to motivāciju vispār turpināt un darīt, jo tomēr arī tā ir enerģija, ko tu ieliec, un tas ir kā es saņemu to atpakaļ caur to pateicību. Tā kā paldies liels ikvienam, kurš pieslēdzās. Paldies Lindai, kas mēroja šo garo ceļu no Rīgas uz Siguldu. Un mēs tiksimies nākamajās reizēs. Čau! Paldies!